vēsturē sezonas gaitā Adriana Guļas vadībā. Var teikt, ka arī optimālais sastāvs tieši šobrīd, tieši esošajā kvalitātē ir rīdziniekiem un ir jāsāk. Sāk arī Žau Grimaldu, izcilā formā esošais, gaiši zilās un baltās krāsas Riga komandai un ierastās arī sarkanās krāsas Dila Gori vienībai no Gruzijas. Spēle ir sākusies 11 sekundes nospēlētas, pretinieku komanda metīs autu. Un varam arī iepazīstināt ar pamatsastāviem. Ja kāda izrunai nepiekritīs uzreiz pielabolē, turpākajā mača gaitā varam būt uz viena viļņa. Vārtos Dīla komandai Gereselidze, kurš ir izkonkurējis bijušo Liepājas vārtsargu Senikidzi. Aizsardzības centrs šeit uzreiz varbūt arī neliela tāda mini analīze no manas puses. Divi augumā ļoti mazi centra aizsargi priekš šī amploā. Un es domāju, ka tas ir tas, kas Rīga jāizmanto. Un tie ir 13. numurs Joau Araužu un 33. numurs kluba savā ziņā leģenda, ilglaicīgais spēlētājs ar kapteiņa apseju Etu. Aizsardzības malās pa kreisi mums labi zināmais Zurabs Ruhadze ar 5. numuru un pa labi ar 35. numuru Kabradze. Vidējā līnijā 7. numurs Konte, 6. numurs ar ļoti garu uzvārdu, brīnos kā uz krekla viņam satilst visi tie burtiņi Andronikašvili. Un 9. numurs Dramē, spēlētājs, kurš atbildes mačā pret Luksemburgas komandu iznāca uz maiņu, go vārtus pašā pēdējā minūtē un šodien ir izcīnījis vietu starta 11-niekā, vienīgā izmaiņa arī Dila Gori starta 11-niekā. Un uzbrukošais trio pa kreisi Parulava ar 11. numuru, pa labi Basinga ar 28. numuru un priekšā 22. numurs Īstens komandas snaiperis. Arī šajā sezonā bombardē Grūzijas līgā, tāpat pagājušajā gadā, kur viņš bija otrs labākais snaiperis aiz RFS jaunpienācēja, par to vēlāk, bet viņa uzvārds ir Šekiladze, 22. numurs Šota Šekiladze. Jāuzmanās tieši no viņa, ja Dila Gori tiek mūsu laukuma daļa. Un Diego Longo, itāļu speciālists, vada šo komandu nav. Tiesko augstā līmenī strādājis līdz šim, arī pārņēmis komandu vasarā un uzvarējis trofeju, uzvarējis superkausu, kas arī līdzīgi kā lielajās valstīs risinās sezonas vidū. Tagad Rīgā izdodas pārkāpums grupu, iespējams, tur būs brīdinājums, bet šeit atkal jānāk virsū galu, ir pārkāpums vai būs kārtīta. Izskatās, ka gatavs no kabatas kaut ko vilkt ārā, tieši tā. Brīdinājums Donalds Robertsons, Skotu tiesnesis, kā jau minējām, un pirmais standarts Rīga vienībai. Ankrā, Eirokausas debitants ir cietis, bet negluži debitants Rīgas sastāvā, stabila pamatsastāva vērtība. Viens no komandas līderiem devās uz priekšu, viņš tika paklupināts ātrumā, un izskatās arī būs nepieciešama palīdzība. Tagad arī nosaukšu Rīgas sastāvu. Tomēr mēs vēlreiz redzam šo acīm redzamu pārkāpumu. Krišēnis Zviedrs vārtos ar 1. numuru, aizsardzības kreisajā flangā Raivis Andrejs Rakovskis ar 13. Pa labi Maksims Panišovs 23. Elbašens Goms numuru 3 un Baba Musanu ar 21, 2 centra aizsargi. Balstā Ankrā ar 14. numuru kreisajā malā. Tagad atkal izskatās, ka Žau Grimaldu ar 20. Pa labi, tātad Meisa Djops ar 22. Orlando Gala numuru 4 un Jago Sikēra numuru 8. Uzbrukošie pussargi Smaileri Žinaldo Ramīras ar 10. uz krekla, viņš komandas kapteinis. Un Adrians Guļa arī ar bagātu pieredzi kā trenerim Eirokausos. Viņš galvenais treneris tagad savā kārtējā Eiropas kampaņā. Mazais Konte, centra pussargs, par kuru esot arī bijusi interese no ārzemēm, šajā gadījumā ārpus Gruzijas. Tieši viņš, neskatoties uz pieticīgajiem auguma aprisēm, smagā stilā notriec Ankrā. Nopelnāt zelta no kartītes standarts Rīga komandai, bet mūsu gadījumā svarīgākais, lai iepriekšā mēneša labākais virslīgas futbolis Ahmeds Ankrā spētu turpināt maču pilnvērtīgi, jo viņš ir patiešām tāda centrāla figūra. Diezgan negaidīgi vispār pirms sezonas diez vai mēs būtu to uzminējuši, prognozējuši, bet bez Ankrā te nekas nenotiek, izspēlē. Uz labo pusi brīvsitienu ātrā Diopa virzienā, bet izrādās, ka Dila komandā ir vēl kāds ātrāks savu futbolists, un tas ir manis pieminētais slavētais uzbrucējs Šekiladze, kurš aizsardzībā nospēlē 22. numuri aizsardzībā nospēlē pret Meisu. Adrians Guļa izcēla arī pretinieku komandā malējos uzbrucējus, otrs Parulava un Deo Basinga. Šie divi futbolisti gatavi skriet un sagarāt iespējams grūtības Rīga komandai, ko mēs nenovēlam. Par Ankrā vēl varētu piebilst, ka pat nes pirms sezonas sākuma pēc superkausa daudzi prognozēja, ka viņi nosētinās malā, nezinu, dublieriem atdos vēl kaut kur nometīs, jo diezgan vāja mača aizdie. Bet tas vēlreiz pierāda tādu mantru, kas ir futbolā. Lūdzu, nedariet secinājumus pēc superkausa mača. Vienalga, kurā valstī, kurā formātā šis superkaus. Lai gan Dila Gori kontekstā varbūt citādāk, ka šis superkaus sezonas vidu. Gruzijā arī līdzīgi kā Itālijā, Spānijā ar 4 komandām izspēlē superkausu. Un Dila Gori jūlija sākumā uzvarēja gan
spēja komanda finālā, gan pirms tam Iberija, kā tu jau minēji, izcīnīja šo trofeju. Un arī interesanti, ka Gruzijā tagad ir 2 mēnešu pārtraukums čempionātā. Komandas spēlē kausu, spēlē superkausu un spēlē Eirokausu. Tikai augusta sākumā atgriezīsies pie nacionālajām spēlēm. 5 minūtes aizvadītas, diezgan saraustītas. Jāsaka, ka līdzīgā stilā risinājās arī Gori pilsētiņas spēle Eirokausos Luksemburgā, kad iesāka viņi savu kampaņu, arī ļoti daudz pārkāpumu, standarta situāciju, bet tur tā situācija mazliet citādi bija. Luksemburgas komanda centās sīst nost tempu un Dila savukārt kāpināt to. Šodien iespējams mainītās pozīcijās un tieši Dila komanda labprāt. Lūk, šādi arī tagad jūs to neredzat, bet Autu ļoti nesteidzīgi izspēlē. Šis ir Diego Longo, itāļu speciālists, kurš vispār savu, tādu, nezinu, drīkst saukt vai nedrīkst saukt par trenera karjeru. Viņš sāka kā fizioterapeits, kā fitnesa treneris un tā tālāk, bet pamazām tur vienā vietā par treneru asistentu, citā vietā par treneru asistentu pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā savā dzimtenē pastrādāja kā galvenais treneris šķiet, ka D līgā Itālijā, un tagad jau ir uzaicināts diezgan nopietnā līmenī vadīt Dila komandu. Šodien, jā, Gruzijā ir kaut kādas saiknes vēlme pēc itāļu futbola stila, pēc itāļu asinīm, un tāpēc arī Diego Longo tika piesaistīts, jo tur kaut kādas argumentus un saistība ar Gruzijas futbolu nav iespējams atrast šim speciālistam. Līdz ar to citādākā situācija ar pretinieki viņi vēl iepazīst trenera filozofiju, kamēr Riga ļoti labi zina, ko Adrians Guļa prasa. Tikai vienīgi Orlando Galu. Varbūt ne līdz galam, kā mēs vakar sapratām preses konferencē, jo mazliet pamainīja komandas struktūru vasarā. Un Galo iekļāvās pēc CONCACAF zelta kausa, bet ir pamats sastāvā arī šodien. Lai gan tomēr mačs pret Liepājas komandu nebija Galo no tiem sekmīgākiem Riga Kreklā. Par itāļu trenera pieaicināšanu varu paspekulēt nedaudz pagājušajā gada sezonā, kad Dila Gori savā čempionātā finišēja 2. vietā un atpalika no Iberija, atvainojos, 3. vietā. 3. vietā finišēja Dila Gori. Šīs komandas vārtsargs, tas pats, kurš sargā arī šodien vārtus Skonto stadionā, Davids Kereselidze, viņš sakrāja 15 sausās spēles, un no tuvākiem sekotājiem bija tikai 10 sausie mači, kas droši vien kaut kur jau liecina par to kultūru, par to rokrakstu, kas ir Dila Gori, lai gan no citas puses, lasot arī medijus, šī komanda tiek saukta par uzbrukošo komandu, bet vismaz pagājušajā gadā tāda statistika pieejama. Viņu vārtsargs ārkārtīgi bieži palika nepārspēts, krietni biežāk nekā čempionu komandas vārtsargs, tā kā varbūt kaut kā tā var savilkt to saikni. Itāļu speciālisti arī parasti visbiežāk tomēr ir atpazīstami ar savu noturēšanas taktiku. Elmašs Goms zem neliela spiediena atpakaļ Krišjānam Zviedrim. Zviedrim jānospēlē stabili. Arī pēdējo maču tendencē mēs atkal par Riga parunājam. Riga netik spēcīgi, netik spoži aizveda pirmos puslaikus, jo tā notika gan mačā pret Daugavpili. Atceramies centās iespējas daugavpiliešiem, gan acu liecinieki saka, ka tas pats bija pret Tukumu kausā. Un arī pat Liepāja. Atceramies, kā Liepājnieki pirmajās 10-15 minūtēs nospēja savus pretiniekus, varēja būt ne tikai vienus, bet vēl kādus vārtus tur neizmantoja iespēju Liepājas komanda pēc smagnējas sākums. Tagad nevar saukt šo sākumu par smagnēju, bet tomēr neizdodas izvedot momentu, neizdodas tik pēc vārtiem tik ļoti pārliecinoši Rīgas vienībai. Tas tāds, laikam, jau pēdējo maču tendences gadījums. Pirms mača preses konferencē es pavaicāju Adrianam Guļam, vai tomēr mēs saprotam, ka Riga ir līderis un ka viss ir saulaini un spoži un tā tālāk, bet vai tomēr nav neliels kritumiņš. 1-1 par Daugavpili, 3-2 Liepāja, bet pēc XG starp citu Liepājnieki pat bija pārāki. Tagad uzmanīgi Jānis Goms uzvar šo divcīņu pret pretinieku labāko snaiperi. Un Adrians Guļa ar humoru, ar smaidu, ar smiekliem. Viņš saka, jā, mums bija 15 uzvaras, atliek mums vienreiz nospēlēt neizšķirt, un jūs runājat par kritumu, žurnālisti kungi. Un tāda vairāk jau uz humoru vērsta komunikācija pirms spēles, bet patiešām arī spēle Liepājā iezīmē to, ka Riga šobrīd nav tik milzīgs dominējošs spēks. Varam, protams, mazliet atkāpi par virslīgu, kā Liepājā ir atgūsies, un Liepājā izskatās daudz labāk, bet tas nemaina faktu, ka arī Riga saskaras vietējā līgā ar problēmām pēdējā laikā. Un arī šodienas mačs pagaidām neliecina par tādu vēja brāzmu no Riga puses. Diops virslīgas duelī pret Truhadzi cenšas. Jau 3. reizi Zurups Truhadzi atzīmēšu aptur Meisu Diopu savā flangā. Šoreiz, teiksim, tā vissliktākā apturēšana, jo stūra sitiens būs Riga komandai. Un atgriežoties pie tēmas par Dila aizsargu, ne tikai aizsargu, vispār komandas augumiem, tad diezgan maziņa komanda. Šķiet, ka virslīgā parasti Riga saskaras ar lielāku pretestību augumu ziņā 2. stāvā, tā ka šeit iespējams labs veids, kā gūt vārtus.
Tur arī pretuzbrukumā iespēja Dilagorija komanda, 2 spēlētāji, un te paprasa arī atgriezties nedaudz zemāk Raivi Rakovski, jo diezgan augstu viens no 2 priekšējās līnijas spēlētājiem, viens no maliem uzbrucējiem, kuri paliek ārpus sodlāku, un tagad centrējums Grimaldu izpildījumā, standartu meistars Rīga komandā ar labo kā iespēlē, bet pārāk zemu, tad lēc bumba gandrīz atnec uz kājas, ērta Musā, vēl viens mēģinājums, tagad jau jāceļ labāk, to dara Grimaldu, simies no gaisa un noķer bumbu Kereselīdze, pirmais tvēriens un pirmais atvairījums, arī pirmais sitiens vārtu rāmī no Rīga puses. Jā, interesanti, ka uzsita Jago Sikeira, kurš centra pussargs sezonas sākumā vispār spēlēja balsta pussargu zemās pozīcijās, bet tagad pamatīgi ieskarējies tieši uzbrukuma darbībās. Labi, konkrēti šajā epizodē tas bija standarts, bet atceroties arī to pašu spēli Liepājā, tieši lūk šīs numur 8 Sikeira pēc viņa sitiena gar vārtiem savā cietoksnī iesita Liepājas leģionārs Babičs. Un arī 11 metru soda sitienu nopelnīja Jago Sikeira. Arī pirms tam gūti vārti, īsāk sakot, Sikeira ir labā formā, ja tieši par futbola nelielu sastāvdaļu piedalīšanos vārtu gūmos. Skaidrs, ka futbols daudz sarežģītāks nekā tikai goli. Tagad jāuzmanās, jā, būs iespējas Gruzīniem, tomēr cenšas Rīga spiest, cenšas spēlēt lielā skaitā uzbrukumā. Un Dila skries pretī. Mēs atjauks nodara bumbu. Var, jā, viņa kontekstā, mēs atram jau doju starp Diopu un Rukadze. Tomēr Rukadze ar daudziem šiem spēlētājiem pret viņiem spēlējas. Metus rindās viņam pilnu sezonu, arī ļoti daudz maču šaizbīgi, gandrīz neizlaida spēles virslīgā, arī Kausā nospēlē maču zaļi balto rindās, tāpēc Zurabs Rukadze zina virslīgu, pazīst Latviju un arī vairākus spēlētājus, pret kuriem ir jāspēlē šovakar. Jā, 2023. gadā Rukadze aizvadīja pilnu sezonu Andra Rikarta vadībā. Rikards, kurš ir tāpat ar Rīga strādājis. Tā kā arī viņam droši vien interesanti vērot šo maču, kurā spēlē bijušais padotais un vairāki pazīstamie cilvēki Rīga komandā. Tālāk piespēlē no Albašīra Toņišova virzienā. Nu, Toņišovs vairāk aizsardzībās tipa, malais aizsargs, bet, protams, arī no viņa tiek pieprasīta pieslēgšanās. Tagad aizbuksa Meisa un var izvirzīt Ržinaldu, bet spēlē pats Diops. Tālāk jau sarežģītāks turpinājums. Kreisajā pusē ar bumbu Žuau Grimaldu. Grimaldu pieturēs, šeit jau pieslēdz Raivis Andris Rakovskis, Ramīras Sodlakumā prasa bumbu, bet ļoti grūti bija precīzi piespēlēt tieši Ržinaldu virzienā izpildīt. Tagad atkal jāskrien atpakaļ. Basinka griežas, spēlē uz priekšu, un tur jau Jurkovskis paspēja, redzam arī, cik daudz viņš pārvietojas. Te gan netrāpa, viņš pa bumbu trāpa pretinieku, un te arī dzeltenā kārtīte Raivim Andrim. Pirmais brīdinājums Rīga komandai gan šajā mačā, gan šajā Eirokausas kampaņā. Tiesnesis no Skotijas, Donalds Roberts. Vairāk jāgroza bumba. Jurkovskim nepamanīja, ka piezogas no aizmuguras šis te arī guļas izceltais ātrums labajā flangā. Tas nostrādā piezagās, nemanot numur 9 un izlīda priekšā Jurkovskim. Tas bija Dramē, tas pats pieminētais futbols, kurš iepriekšā Eirokausas mačā guva vārtus. Un tagad nepatīkama situācija. Arī tas, ka zeltainā kartīte nav pārāk patīkami. Sevišķi, ja arī mača turpinājumā viesi skries ātrijos pretriecienos. Jurkovskim uzreiz nedrīkstēs pieķert pie krekla, nedrīkstēs riskēt. Tas nav labi. Un turklāt tagad arī tāla standarta situācija. Standarts visbiežāk izpilda pretinieku rindās numur 6 ar ļoti garo uzvārdu Andronikašvili. Tieši viņa tālsitiens. Tagad arī to vērosim. Un labi, ka bloķē. Šķiet, ka pat Ramīris, jo bumba lidoja vārtu mērķi. Ramīris arī vēl viena nianse Rīga sastāvā pēc savainojuma, kurā viņš iedzīvojās galvaspilsētas derbijā, vēl nav. Viņš nav atzīmējies ar gūtiem vārtiem. Neizskatās diezko pārliecinoši, plus arī viņa Eirokausas pieredze, viņa Eirokausas CV nav tik spožs. Arī atminoties neizmantotās izdevības pagājušajā gadā mačā pret Voroclava Šļonsku. Kurš Ramīrisam tikai 4 mači Eirokausas, vēl 2 bija augas rindās. Tur gan viņš vārds ko pret Trnavas Spartak vienību. Bet, jā, tās pieredzes pietrūkst kaut kur uzbrucē. Taču turpina uzticēties viņam atdienas, kuri neraugoties uz to, ka, piemēram, iepriekšējos mačos Abdulrahmans Taivo nāca uz maiņu un abos gadījumos guva vārdus. Šādā mačā man pašam personīgi šķiet, ka Marko Regža būtu ideāls risinājums priekšā. Vēlreiz atgriežoties pie tēmas mazie centra aizsargi. Vienam nav pat 1,80 m, un to patiešām pēc centrējumiem varētu izmantot. Un līdzīgi kā Lemaičs RFS, arī Regža Rīga rindās varētu nodominēt. Brazīliešu centra aizsargs Araužu, viņa augums ir 1,83 m, kas arī nav pārāk daudz priekš šīs pozīcijas futbolista. Bet otram spēlētājam Abubakaram Konte
vispār tikai. Tas ir centra puslaiks, 1,75 m, bet arī otram centra aizsargam tam Etu arī ļoti maz. Tagad to var redzēt, maziņais spēlētājs kapteinis nospēlē ar galvu, taču tā viņam tieši lidoja virsū. Bet faktiski, ja būtu jāpacīnās, tad vēl redzētu, kā viņam klātos. Atrāvs kreiso malu, un te jau atkal pieslēgšanās no Grimaldo. Grimaldo meklē centrējuma izdevību un dabū stūra sitienu. Nevisai veikli nospēlēja viņa pretspēlētājs, kurš teorētiski varētu šo bumbu saglabāt, noturēt. Grimaldo šķiet, ka bija līdz galam arī nenoturējies kājās un līdz galam nepieņems lēmumu, ko darīt. Redzam, jā, tā bumba kaut kā nokrīt no kājas Čabradzem, Grigos Čabradze. Vienīgais komandas jaunpienācējs, kurš atnāca vasarā no Irānas čempionāta Aham komandas. Irānas uz Grūziju. Un šāds ceļš, un tagad jau Eiro kausos stūra sitiens. Tiesnesis vēl neļaus, aizrāda par bakstīšanos. Ramāriks Etu, šis Kongo futbolas aizsardzības centrā, turklāt divu centra aizsargu schēmā. Viņa augums ir 1,73 m. Iedomājieties, pēc centra aizsarga, kaut kas neiedomājams tādā schēmā spēlēt. Tāda ir Grūzīnu izvēle, un tas ir jāmēģina izmantot. Tagad stūra sitiens no Grimaldo. Ja spēle ir uz to stāvu, šeit izlec tieši Čabradze, kurš šo stūra sitienu var teikt atveda. Tagad arī Sedru Bārā no soda laukumā. Šoreiz arī malējie uzbrucēji, kuri iepriekšējā stūra sitienu izspēles laikā palika diezgan tālu no vārtiem. Pagāja zemāk un nebija varianti kādam pretuzbrukumam. Skatās nav tā, ka būtu daudz brīvo zonu. Raivis Andris Rakovskis neredz. Un te arī stāsts par itāļu treneri. Par aizsardzību, par ko tu minēji, Itālijas speciālisti māk noorganizēt savu komandu aizsardzības futbolam diezgan ātrā tempā. Pieļauju, kā ar to arī Longo nodarbojās. Lai gan presē viņš teica, ka 50/50 izredzes, droši vien, ka Rīga ir spēcīgāka par Luksemburgas komandu, bet neteica, ka Rīga tur ir kaut kas vēl. Nu, jāaptur prātā, ka uzvarētājiem noskaidros 2 spēļu summā. Šī ir pirmā spēle. Otra atbildes spēle notiks Gorī pilsētā, un tur tiek prognozēts apmēram 35 grādu karstums. Var jau sacīt, ka arī Rīga komandā netrūks leģionāru no karstajām, siltajām zemēm un nekāda problēma, bet tomēr ikdienā Rīga spēlē mazliet citos laikapstākļos, ir sevišķi sezonas sākumā. Un Gorī pilsētā tur būs ko pasvīst arī tiešā nozīmē. Nemaz nerunājot par savas publikas priekšrocībām, par varbūt stadiona, laukuma izjušanu labāk. Tā kā tas viss var nostrādāt par labu Dila komandai, un šodien būtu svētīgi arī kaut kādu tomēr pārsvariņu iekrāt pirms došanās uz Grūziju. Mēs Adjobs vai būs pirmais neapsteidz viņu atkal Etu, kurš veic milzīgu darbu aizsardzības centrā. Interesanti, ka rezervē ir centra aizsargs ar pieredzi arī pārstāvot Liverpool komandu. Arī vairākas citas komandas Eiropas top 5 līgās. Izskatās, ka šis centra aizsargs nav gatavs, kā tas pāris, ar ko arī komanda lielāko daļu no sezonas aizvada Araušu un Etu. Grūzijas čempionātā 15 no 18 mačiem tieši ar šādu duetu aizsardzības centrā ir spēlējusi Dila Gorī komanda. Tagad arī pretinieki pakontrolē bumbu, tad īslāka posma nav slākuma pusē. Dabū bumbu tagad Ramīras virzās uz vārtiem, bet ātrumā viņš netiek klāt. Proti pretinieks panāk viņu, atņem bumbu un bez noteikumu pārkāpuma izsista tā tiek. Plus arī Ramīras ar cietas, kamēr turpina doties uz priekšu. Grūzijas komandas spēlētāji neaptur arī maču galvenais tiesnes pa kreiso malu tālāk. Un šeit jau cīņa laukuma vidū. Tagad gan pauzīt seko, jo ir pārkāpums. Un tagad jau uz zālienu ir 2 spēlētāji sarkanajos treklos, kamēr Ramīras ar piecēlēs. Būs neliela pauzīt. Teikšu, ka nav 100% gatava Rīga. Piemēram, šeit Ramīras. Nu, jāliek korpus, jāpātrinās. Viņš apskatās, ar galvu arī jāstrādā ar acu skatienu, bet krietni samazināja savu ātrumu un ļāva sevi panākt. Un pēc tam arī es pateiktu, ka Ramīras pārkāpa noteikumus, tāpēc, ka veicot pieskārienu bumbai jau trāpīja pa pretinieka kāju, kurš bija palīdz priekšā, apsteidzis tieši skrējienā. Un arī līdz tam sekas, kas tam seko, tagad mēs redzam, ka ir pauze, ir pārkāpums, ir traumas, un tas ir tas, kas vajadzīgs vairāk Dila komandai. Absolūti nelietderīgi no mūsu skatu punkta. Par pretinieku centra aizsargu to pasakot, viņš ir Dila komandā kopš 2020. gada, vairāk nekā 100 spēles. Viņa kontā Grūzijas čempionātā vien. Turklāt arī vēl pirms tam viņš bija pārstāvējis Dila komandu 16-17 gada sezonā, tad devies uz Izrēlu, pārstāvējis tur 2 komandas, bet citiem vārdiem sakot, viņš šajā klubā ir īstena leģenda.
aizvadījis droši vien, ja tā apmēram pateikt visus turnīrus, pārbaudas spēles pieskaitīt vairāk nekā 150 mačus. Nevēlti komandas kapteinis arī 30 gadus vecs jau, tā kā noteikti nav no tiem spēlētājiem, kurus varētu pārdot kaut kur veiksmīgi uz citām līgām, neskoties arī uz Kongo izlases pierakstu. Nu, ja tu domājams, ka savu karjeru, savus labākos gadus pavadīs un jau pavadā tieši šajā klubā un ir aizsardzības centrā, ne par spīti savam mazajam augumam. Labas presinga darbības no Ramīras arī Žau Grimaldo, šeit tehniski nospēlē kreisajā flankā, izdodas mums saglabāt arī apas pretinieku, bet pārkāpuma nav, diemžēl. Pārāk daudz jau uz sevis bija uzņēmies Grimaldo, kurš ir iekrājis pārliecību, kurš ir iegājis, kurš ir tagad arī viens no komandas līderiem, to droši var teikt, bet to noteikti nevarēja teikt vēl aprīlī vai pat māja sākumā. Publika neapmierināta, publika arī beidzot reaģē, beidzot arī kāds notikums, uz ko reaģēt, redzam, pa kreisi, pa labi, un šeit izskaties, tomēr bija kontakts ar kājām, pret kājām, taču tiesnesis saka ne, jāspēlē tālāk, Auts, bumba ātri atņemta, Elbašs Goms, varbūt kādu tālo piespēli vai arī tālo sitienu, piespēlē viņš uz priekšu, palaiž bumbu Sikeira, bet pēc tam pie tās netiek galu. Maksims Toņšovs labajā flangā tiek pagrūsts plec plecā, spēlē ar papēdi neprecīzi. Bumba pie Dila, arī Juruhadze tik tālu palaiž bumbu, žēl, ka Diobs nereģēs. To Sikeira tīri atņem bumbu, gribēju teikt. Nu, te visas vilpas uz otru pusi, arī mūsu līdzstēji tiek pakaitināti. Tiesnesis pagaidām 50 pozīcijas situācijas svilp par labu pretiniekiem, bet tā ir tikai tāda īstermiņa sakritība. Noteikti arī mača gaitā izlīdzināsies. Un arī te drīzāk jau jāpiekrīt, jo iedarbināja savas brazīliešu rokas Jago Sikeira un atņēma bumbu negodīgā veidā. Andronikašvili ar šo garo uzvārdu. Futbols, kurš noteikti arī virslīgā iedarētos pēc tā sava uzvārda, bet agrāk, kad bija Skonto, kad bija Ventspils, daudz grūzīnu šajās komandās un arī parasti bija ar gana gariem uzvārdiem. Tagad kaut kā sajūta, ka Gruzijas spēlētājiem uzvārdi ir kļuvuši īsāki. Vismaz, ja mēs balstāmies uz tiem, kuri spēlē Latvijā, tas pats Odišārija vai Silagadze, mazāk zilbju nekā Andronikašvili. Vēl mazāk zilbu bija Kucijam, bet ja par Andronikašvili, tad viņš man atgādina arī seno laiku Gruzinu leģionārus tieši šajā pozīcijā. Balsta pusargi, centra pusargi, nezinu, Zurabu Mantašašvili kaut kādā mērā atgādina. Vēl var minēt, Ventspils laikos bija līdzīga tipa numur 6. Un tagad šis numur 6, kamēr skatāties uz līdzstēm, ir uz Zalāja. Parāda tiesas, ka viņš pieturēs laiku diezgan demonstratīvi. Šķiet, ka ir atšifrējis Gruzīnu gājienus, vilcināt laiku apzināti un netica šīs skotu tiesas mums jau pieminētiem garajiem uzvārda īpašniekam Andronikašvili. Viņš spēlējis iepriekš arī Tbilisī Lokomotīva komandā, bet nekur bieži daudz tālāk nē. Jāsaka arī par izlašniekiem, mēs te nevaram runāt par Gruzijas nacionālās izlases spēlētājiem. Simbols, kad bija sanāca, kad es līdzi pagājuši mēneši viņš izgāja kompensācijas laika 4. minūtē mačā pret Fēru salām. Pārbaudas mačā uz maiņu un šādā veidā debitē Gruzijas valstsienībā. Atkal nekvalitatīvi nospēlē Rīga, vairāk pat nesaprašanās. Bumba jau faktiski bija atņemta, tad to neviens nesavāca. Atkal Auts Dilagori, vajag ieskrieties, bez mazliet tiešām šobrīd tāda sajūta būtu bijis labi, ja Rīga piedalītos pirmajā kārtā kādu uzvaru pārliecības iegūšanai izcīnīt, jo tomēr ir jauns turnīrs, atkal mazliet cita atbildība. Neteikšu, ka lielāka vai mazāka, vienkārši cita atmosfēra un ir jāiet spēlē. Un tagad varbūt šī atmosfēra uzjundīs un aizies pareizā virzienā. Saduras ar pretinieku divi spēlētāji, ieskaitot vārds ar gudiem, žēl nesavācam ātri bumbu, tikai pēc pauzītes Jago Sikeira. Sikeira pa kreisi gaida Grimaldo, Sikeira tomēr centrē. Tur būs grūti, tur Ruhadze. Bumba izsistāk Mecā Krām. Atkal nav iespējas uzreiz atdot uz priekšu vidus zonā, teiksim tā, tikai uz flangiem var mēģināt spēlēt vai arī atpakaļ Elbašam Gomam. Redzam, ka daudz īsās piespēles arī Rīga izpildījumā un bez bailēm spēlē komanda. Jurkovskis pieslēdz, Jurkovskis pa kreiso malu vēl tālāk var doties Raivis Andris. Jurkovskis sitiens apmēr vēl piespēle vārtu priekšu un tagad iekšā Galo netrapa. Vēlreiz Galo iespēja un tagad gan viņam sitiens nesāk, bet Orlando Galo Kaspar iespēju vajadzēja viņam bumbu sūtīt vārtos, neizdevās. Galo zelta iespēja, šeit velku paralēls ar zelta kausa izcīņu, kurā piedalījās viņš. Tagad vēl viena iespēja, kamēr vērot atkārtojumu, bet arī te sitiens nolūs šoreiz ar galvu, Ramīris pārdzīvo. Nu, redzam, ka ir potenciāls Rīga uzvarēt, un varbūt pat uzvarēt ne ar vienu vārtu pārsvaru, bet vairāk, bet lai to paveikt, ir jāsoda pretinieks, citādi pretinieks sodīs mūs. Kā Galo netrāpa no vārtu priekšas, tas tiešām liels jautājums, un varam tikai spekulēt, ja nebūtu šie pārlidojumi, piedalīšanās zelta kausa izcīņā.
Kostarikas valstsvienības rindās. Varbūt svaigums, varbūt mazāks uzkrājošais nogurums un bumba būtu vārtos. Bet galvenais, ka momenti rodas, ir tikai 25. minūte. Vēl būs, ceru, ka neviena vārtu gūšanas iespēja. Varbūt spēlētājs vēl pierada pie ne tik kvalitīviem futbola laukumiem šeit Skonto stadionā. Visu forši lēkā, bumbiņa ripo pa zālīte, bet jā, moments neizmantos. Tagad arī redzam Jurkovska brīnišķīga pieslēgšanās, sitiens pa vārtiem, pēc tam arī atkārtot iespēli ar galu vārtu priekšā un šeit galu noķer bumbu, bet netrāp pēc tam. Arī atkārtot sitienu iespēju parādījās pēkšņi. Gan pārāk ilgi, domāju, ar galo. Vēlreiz kā kāds izmisīgi spēlē malais aizsargs arī gandrīz jau iekšā vārtos šeit ļoti cieši spēlē savu vārtu priekšā. Dilagori futbolisti viesiem veids šajā epizodē. Fantastisks moments Rīga komandai. Pirms gada pret Vroclavu Šļonsku izdevās gūt ātros vārtus un arī noturēt 1-0 pret ļoti spēcīgu pretinieku. To izrādījās par masu 2 spēļu summā. Vroclavā 1-3. Šodien bez agrējiem vārtiem. Mēģina turpināt izdarīt spiediens uz pretiniekiem, kuri ik pa laikam te mēģinās arī pagulēt uz zālē, pavilcināt laiku. Bet, protams, kā tas nenozīmē, ka nav meistarības vai neprot ar bumbu izrīkoties tieši pretēji. Tas pats ar pretinieku izvirzītais uzbrucējs Šekiladze, vienīgais Gruzijas čempionātā, kurš šajā sezonā šogad ir izcēlies ar hat-triku vienā atsevišķā mačā. Un kopumā rezultatīvs. Protams, ka tā bīstamība ir arī pretinieku rokās un kājās. Tagad vēl viens pārkāpums, Ahmeds Ankrā arī pacīnās savā laukuma pusē. Līdz Zviedra vārtiem bumba pagaidām nav tā kārtīgi tikusi. Tikai pēc partneru atspēlēm atpakaļ. Un tagad Rukāds pakreiz savu malu, bet tur kontrolē Toņiševs un arī Zviedris paiet pretī. Tikai šādā veidā Krišāns pagaidām var iesaistīties spēlē. Bagāta Eiropas pieredze viņam bija pagājušā sezonā. Paliek uz zālē Ankrā, tomēr. Paliek uz zālē Ahmeds Ankrā. Jūs, piemēram, sekas tieši tam vispār, kas bija mača sākumā. Bija celtnā kārtīta vēl Gruzijas komandas spēlētājiem. Ankrā pamatīgi cieta. Ja Ankrā nevarēs turpināt, tad visdrīzāk vienkārši dosies dziļāk viņa pozīcijā galo. Tad sūtīs kādu spārnu. Adrians Guļa. Vai nu Contrerosu kā centra pussargu, varbūt pat drīzāk. Arī tāds modelis ir redzēts šajā sezonā nereizi vien, kad galo ar Contrerosu spēlē 3 stūrītī pārī. Bet ļoti gribētos cerēt, ka Ahmeds Ankrā spēs tomēr turpināt maču. Šajā sezonā viņš ir piedalījies praktiski visās spēlēs, gan arī vienmēr no zvana līdz zvanam. Jau sacīju par viņa titulu, mēneša labākais spēlētājs virslīgā pagājušajā mēnesī. Un noteikti arī viņš ir izsalcis pēc Eiropas futbola, darīs visu, lai turpinātu maču. Mazliet, es neteikšu, ka nervositāte, bet tāda enerģētika ir uz Rīgas soliņa. Jūt Rīgas soliņš, ka šeit var izspiest vairāk jau arī šajā pirmajā pusstundā. Pagaidām pārāk sarostīts futbols un arī, protams, nerealizētās iespējas. Nu, labi, viena. Laikam jau ar kājām viss ir kārtībā. Ahmedam Ankrā kāds trieciens galvenais sanācis, tāpēc arī šo pauzīti paprasīja. Bet varbūt arī karstumā ietekmē arī, tas jau neko nenozīmē, ka te ir dienvidnieki vai Āfrikas futbols. Tomēr, jā, ir trauma. Gribēju sacīt, ka iespējams arī spēlmas rezultātā sarēba galva, bet nē, tur ir tiešām arī trāpīts pa seju. Īstenībā arī atcerējos, viena epizodē bija, kad divcīņā Gruzijas spēlētājs uzvarēja, to paņēma bumbu, bet Ahmeds pieķērās ar rokām pie sejas, jo acīm redzot nejauši atvēzējoties iebakstīja viņam vai uzsita pa degunu. Tā nav tā trakākā trauma, kas varētu būt futbolā, un Ankrā turpinās maču. Bija vienkārši jātiek atpakaļ. Ankrā ir futbolists, kurš te vai neizlaiž spēles šajā sezonā. Vienmēr ir pamats sastāvā. Viņam uzticās Adrians Guļa 22 no 23 spēlēm starta 11. Tikai vienu maču Ankrā līdz šim ir izlaicis. Paša pirmo. Tagad pa kreiso pusi Grimaldo, priekšā ir Ramīris. Grimaldo piespēlē. Un tagad Jurkovskis piespēlē apzināti Siķēram kritiens, bet tur nekā nav. Tagad jau jāslēdzas pret spiedienā, pret presingā. Dilagori brīžam arī nesaskaņoti saskrienas vai divatā iet uz to pašu bumbu un pazaudē. Līdz ar to kontroli pār spēli. Rīga atkal ir atgūsi bumbu. Diezgan iespējīgs šobrīd Rīga teritoriālais pārsvars. Jāveido momenti. Augstā arī izdodas bumbu saņemt jau ne pirmo reizi. Tagad gan tāda vienkāršāk kļūst sanāk pārāk daudz. Domāju, kādu iespēju veikt. Šeit skrējienu mēģināja veikt Sanceļš, bet arī tās ātri aprājus vēl savā laukuma pusē. Atkal raugamies no
pretinieku komandas pozīcijā. Meisa Diops aizskries pa kreisi. Meisa tagad 5-1 ar pretinieku flangā. Meisa atpakaļ. Grimaldo arī šeit piesātnē. Trīs futbolisti soda laukumā. Nespēja pacelt bumbu Grimaldo. Kas par lietu. Arī Maksims Toņišovs, kā labais aizsargs, jau ilgāku laiku ganījās soda laukumā. Gatavs pacīnīties. Nespēja gan tā iedomāties, ka Toņišovs var galvu raidīt bumbu vārtos, bet katrā ziņā viņš nodrošina skaitu, paņem uzmanību no aizsargiem un palīdz arī citiem soda laukumā esošiem futbolistiem. Diops nopelna stūra sitienē, nenopelna. Parāda tomēr atstiem no vārtiem galvenais tiesas. Piesnēja kreiso flangu tagad ar spēlētājiem, un tur paliek vēl Meisa Diops. Redzam vēlreiz, kā Grimaldo šeit ar ātrumu iespēlē gar vārtiem, bet tur atkal ir tas visur esošais Etu centra aizsargs. Gaidām vēl uz mača MVP, vismaz pēc tām darbībām, kritiskām darbībām arī palīdzot savai komandai jau savā soda laukumā. Jā, netipisks centra aizsargs, kura trumpis ir ātrums. Ātras kājas, ātri rēģēt, lasīt spēli. Protams, savā vecumā 30 gados viņš zina, kā nospēlēt atsevišķos momentos. Tieši tam dēļ bija tā ideja par Marko Regusu laukumā, jo, ja būtu pacelta kvalitatīva bumba no centrējuma, tad nekāda pieredze man šķiet tuvu nepalīdzētu. Pagaidām Riga līdz tādām epizodēm nav tikusi, lai paceltu ideālo centrējumu, lai varētu arī Ramīris pacīnīties par Tetu. Šobrīd pa apakšu Riga mēģina, principā nav nemaz tik peļami, pietrūkst mazumiņa. Enerģisks atgriezums Guļa laukuma malā. Arī bija brīdis, kad viņš Režinaldu Ramīresam skaidru atsevišķas kustības, kur viņam jāiet, kad kādā veidā. Viņš nav diezko apmierināts ar to, kā pagaidām brāzlietis darbojas ar laukumā. Komandas kapteinis, kuram varbūt ne tas spožākais posms sezonas gaitā. Šobrīd visu var atgriezt ar kādu sekmīgu maču uz Eiropas skatuves. Tās spēles paliek atmiņā, tās spēles ir iedot papildus motivāciju Latvijas virslīgā. Arī kausā. Tagad Elbaširs Goms uzņem ātrumu pārslis. Lieluma vidum aiziet. Kritiens pārkāpums ir. Arī sadursme nepatīkama Elbaširā. Ko dara tagad arī Jagosi Keira? Partneris cieši sāpes. Keira vēlas izspēlēt bumbu. Vai pagaidīt? Elbaširs šķiet arī nespēja vairs izturēt to lēno futbolu, to, ka arī Dila spēlē no aizsardzības un centās ar savu ātrumu palīdzēt uzņemt skrejienā tempu, izpildīt varbūt kādu klasisku piespēli Diopa virzienā. Virslīgā tas vairāk kārt ir izdevies. Elbaširs Diops ar šī saiknes starp centra aizsargu un malēju uzbrucēju ir gājusi cauri nereizi viena piespēle brīvā koridorā. Domāju, ka tāds arī nodoms šoreiz. Spekulējot un cerot uz to, ka Dila nav noskatījusies visas Rīgas spēles sezonā. Nav atkopjusi šādu sadarbību, bet pretinieki nospēlēja ar pārkāpumu un arī neliela traumiņa Gomam. Un kārt jau reiz izsis spēles ritms. Daudz šīs pauzes. Nevis vienkārši pārkāpumi, kurus var ātri pēc tam bumbu izspēlēt, bet tādas pauzītes, kur nepieciešams atgūties, sniegt palīdzību reizēm. Un tam dēļ arī spēle iegūsi šādu saraustītu ritējumu. Tas izdevīgākais scenārijs Rīga komandai šobrīd, jo Rīga spēlē kā favorīts, kā laukuma saimnieks un arī cenšas veidot un uzvarēt šo maču. Galvums arī ar lielāku pārsvaru, bet pagaidām 0-0. Tad kreisā malā atgriezies uz labo flangu Meisa Diops. Epizodisks scenārijs bija ar viņu flangā kopā ar Grimaldo, tagad viss paveicam. Grimaldo šeit nocēla bumbu, sacīja pirms brīža, ka pretinieki nekontrolē spēli, divatā uz vienu bumbu, tad arī Rīga jau divas tādas epizodes īsā laikā. Tagad Grimaldo apzaga Ramīris un sanāca atkal auts. Viesi sit uz priekšu bez īpašas izdomas. Ankrā. Musā apspēlēt pretinieku, mazliet riskē, bet pret diviem tiek galā. Un tālāk jau pāriet Jurkovskis, kurš šodien ļoti aktīvs tieši pieslēgšanās uzbrukumos. Grimaldo, vēlreiz Jurkovskis pie stūra karodziņā. Jurkovskis jālien ārā, vismaz auts mainiekiem. Un tas jāizspēlē pēc iespējas ātrāk. Varbūt jāpamaina flanks. Jākustina bumba pēc iespējas ātrāk, ir jākāpina temps, lai Dila vienība sāktu krāt nogurumu. Prom no vārtiem devās Raivis Andris. Tagad labā malā arī Maksims Toņišovs gan augstu aiziet un tādā pusflangā Maksims atstājot malu Diopam, bet Diops atkal pārtur bumbu un zaudē četratā skrien uz priekšu Sansenši. Vai kaut kas sanāks, jā, iespēl uz priekšu ir uz kreiso pusi un te jau basīgā ar bumbu spēlē uz vidu vairāk, vēl saspēle seko un sitiens ar rikošetu un Zviedris neglāb savu komandu no pirmā stūra sitiena. Šekilādze komandas uzbrucējs sita, trāpot pa pretinieku un tagad stūrs tiec pie Rīga vārtiem. Pirms tam jau pāris futbols arī 13 numurs atvēzījās un man iekšēji gribējās, lai uzsit. Un savukārt, kad bumba tomēr nonāca līdz centra uzbrucējiem, tad jau tās domas mainījās. Šekilādze rezultatīvs uzbrucējs, nopelnījis stūra sitienu. Pat labāku variantu galu galā atradam
Dila komanda, tagad arī stūris, protams, bez steigas. Svarīgākais gan nosargāt savus vārtus. Neskatoties uz auguma priekšrocību Riga komandai, stūris tienos nevienmēr tas tā strādā. Tagad Kontē lido vārtu virzienā, Zviedris kontrolē, to nav gan kam uzreiz atdot. Būs jāpagaida, manuprāt, Krišjānim, citādi var sanākt arī kļūda. Un ātrais uzbrukums jebkurā gadījumā šeit nesanāks, tieši tā. Un atbalstīšu Latvijas izlases vārtsarga lēmumu. Bija paskaidrs uz priekšu, Meisad Jops, taču tur priekšā bija Sancens. Tur grūti bija tehniski izpildīt precīzi piespēli aiz mugurā. Jopam šādā pretestībā arī faktiski, var teikt, nospēlē Grūzijas komandas spēlētāja Lenesko. Šī ātrā piespēle no vārtsarga. Noteikti ir informēti, zināt, cik ātri ir atsevišķi Rīgais izspēlētāji. Tagad smugurā piespēle ir Toņiševam. Toņiševs nenoķer uz kājas. Tagad mēģina bumbu panāk arī. Šeit bumbu nav atstājis laukumā. Toņiševs labi nospēlē. Mēs atjams blakus. Toņiševs vēlreiz var mēģināt solā par labo kāju. Centrēms uzstalos labu vairāk. Grimaldo bumbu noķer. Grimaldo labi apstrādā. Grimaldo. Šeit Blāgos ir Jurkovskis. Sitiens un vēl viens sitiens. Stop! Dod pretinieks no vārtu zaudējuma. Cik tuvu atkal Riga vārtu gumam, lai gan skan jau melodija un dziesma, bet nē, bumba, diemžēl, vārtos neildot rāpa pa vārtu stabu. DJs, laikam, norēģēja uz stadiona un tribīņu reakciju. Tik skaļi līdzi jūta Riga komandai publika. Noticēja, ka ir gols. Kaut kādā veidā Dila tur nulīti ielaist to vārtu ailē. 9 uzvaru sērija pagaidām ir tikai apdraudēta uz papīra, netiešā veidā. Fantastisks vēl viens moments. Atceramies Jurkovska pieslēgšanos arī pirmajā epizodē, kad Galo netrāpīja pa bumbu, un arī šajā gadījumā Jurkovskis ar asu negaidītu sitienu pārsteidza pretiniekus, un jāsaka, ka Jurkovskis gan varētu būt mūsu komandā MVP pagaidām, tu nosauci pretinieku centra aizsargu. Es paslavēšu Raivi Andri, kā viņš izpilda visus slēdes, veids apjomu, skrien pa visu malu un uzņemas arī iniciatīvu. Nepārāk respektē, meklē komandas līderus dažreiz, bet pats ir pa vārtiem, pats iet uz apspēlēšanu, pats pieslēdzas, prasa piespēles, tā kā dara visu pagaidām ideāli. Raivis Andris Jurkovskis. Viņam tomēr Eirokausa nav, kas pavisam jauns. Gan Liepājas rindās spēlēts, gan arī Dundalk komandu pārstāvējas īrijas komandu. Tur Eiropas sācīgstas viņš ir saids. Tagad atkal labā mala un Toņiševs Rokādze izkopienā izsed bumbu Maksovam. Labi, eksmetietis nospēlē šeit Skonto stadionā, bet ātrīs maz caut, ātrīs spēlēs cauts. Un te jau Sikēra prom no vārtiem skrien. Toņiševs arī cenšas turēt līdzi Jurkovska uzņemtam tempam flangā. Rādīt tikpat labu piemēru. Sikēra izējām caur vidu, Ankrā. Un Ramīrisam teicam iespēju Ramīris. Tomēr vārds pirmais, jāturpina cīņa. Toņiševs auts Riga vienībai. Arī Režinaldo Ramīrisam beidzot vārdu pušņas iespēja. Ātri autu izpata Riga. Sikēra soldā pa Sikēra kreiso kā jāsit. Un Rikmašets glābjas atkal. Tu bumbas ceļā viņš bloķē šo sitienu. Riga momenti tagad jau ar pusminūtes vai minūtes regularitāti nāk un diezgan draudīgi momenti, kad atkal atņemta bumba, atkal uz priekšu prasa jau piespēle Ramīris pie sodlaukuma. Jāspiež, grūtas minūtes ar Gruzijas futbolistiem. Ankrā jāpiedāvā temps pa labo malu, tagad aizgājis Orlando Galo. Galo prasa piespēle gaida, Ankrā ilgi domā, tagad Ramīris un aizsargs viņu tomēr nokoš. Ankrā pārturē bumbu un tagad iespēja ātrēji pārēt. Šeit ar tā uz priekšu Andronikašvili pa kreiso malu. Andronikašvili griež. Bumba ātris tagad jau pie uzbrucēja un iespēja doties uz priekšu pa labo malu. Tagad vēl moments veidojas. Sitiens arī ir Zviedris noķēra. Cik vārtu mērķi? Kontē. Tas pats, kurš maču sāka ar asu izklupienu pret Ankrā. Kontrols sitiens vairāk vai mazāk, bet skaidrs, ka varam arī iekrist, varam arī ielaist, arī nokļūt iedzinējos, par to nebūs jābrīnās, ja tā notiks. Tas ir futbols, futbols ir nežēlīgs. Tu vari būt ar jebkādu iniciatīvu, bet tāpat zaudēt spēli. Ir uzvaras bijušas futbola vēsturē ar bumbas kontroli ar 20%, tā kā kādi tik brīnumi nav piedzīvoti. Un tieši tāpēc tik svarīgi realizēt momentus pagaidām. Nepārāk ideāli ar to klājas Riga, vārtu stabs, netrāpījums pa bumbu no vārtu priekšas, dažādi varianti. Tagad ir Diops pret diviem, ir jāšķiras no bumbas. Toņiševs te jau var sekot centrējums. Ir cilvēki soda laukumā tieši tā, un pagaidām uzvar pretiek. Bet atkal Jurkovskis ir kaut gaisa. Lēmums labs, izpildījums netik teicams šajā reizē, bet noteikti arī forši pabeigts uzbrukums. Tā kā arī nepieciešams rīkoties. Tam līdzīgās situācijas, lēkājuša bumba, laba pozīcija. Arī sitiens pa stabu, kas bija iepriekš. Jāgo Sikēra no vārtu priekšu, viņš trāpīja pa vārtu stabu. Momentu tiešām daudz ko atrādīt. Tagad arī būs iespēja parādīt vēl, jo Gruzijas komandas vārtums paņem taktisko pauzi, es droši vien gribētu teikt. Sanikīdze laižam laukumā, tad būs divi virslīgas spēlētāji pretinieku rindās, bet te vēl atkārtām varat vērot
mūsu komandas iespējas. Gribētu sacīt, ka jāskait 8 sekundes šādā brīdī, kad pretinieku Vārtsargs izņem paņem tehnisko pauzi. Nu, es uzsveršu, ka pirmais puslaiks tikai rīt, un Dilagori rīkoja šādi. Protams, nevar izslēgt, ka patiešām Vārtsargam kaut kas sāp. Galu galā sitieni viens pēc otra, daudz lēcieni, liek saspringt kāju muskuļiem, tās straujās kustības un palielināt tās slodze. Tas arī parāda, kāda ir spēle, kā Rīga apgrūtina šo maču Sanceļu vārtu vīram Kereselidzem, bet arī noteikti atsevišķās epizodēs mūsu viesi kaut ko parāda vairāk nekā ir, cevišķi laukuma spēlētāji. Tā kā velk laiku viņi jau pirmajā puslaikā, kas ir kompliments Rīga vienībai. Krampi nāk un arī pauzīte vēl klāt, jo bija vēl, atcīmies, pirmajā puslaikā tāds pusminūte un salasīsies arī kompensācijas laikam. Ja Rīga turpinās spēlēt tāpat, tad tas kompensācijas laiks var arī nākt par labu. Ietiktu laiks tomēr dabūt bumbu nevis pret stābu, nevis pret Vārtsargu, nevis garām, bet vārtos iekšā. Gribētos ticēt, ka nebūs tikai 2 minūtes kompensācijas laiks. Ceru uz 3. Šobrīd 41. minūte. Ir vēl jāuzspiež šajā puslaikā. Dodas gan Diobs, gan Ramīris, spēlējot bez bumbas. Galo ar Sikeiru nākamajā vilnī, savukārt Ankrā ar Grimaldo vēl zemāk. Tas par spēli bez bumbas. Grimaldo tagad zemējā šajā blokā atņem bumbu. Kontē. Grimaldo apspēlē Kontē, iet arī garām otram, tālāk nesanāk, bet bumba tāpat pie Rīga. Sikeira jālien ārā no tās burzviņas, un tur ir vairāk izklupieni pretiniekiem. Pārkāpus un vēlreiz gulēšana uz zālā, jā, vai ļaus tiesas spēlēt, vai kārtījā pauze. Paši pārkāp, paši arī paliek un izspēlē, jā. Robertsons ir ļoti pieredzējis tiesnesis, jau teiksim tā statuliskajā skatuvē. Zina, ko darīt un zina, ko nedarīt, kādi ir pretinieki viņam trāpījušies dažādi no dažādām valstīm. Tagad laužās cauri Grimaldo 1-2, ļoti pārliecināts ir par saviem spēkiem. Viegls grūdienis, jā, mugurā ar abām rokām. Jā, domām šeit piekliboja lēmums. Neko nebūtu paveicis šis viens uzbrucējs ar muguru pret vārtiem. Pilnīgi viens centra aplī tālu no partneriem. Tagad atkal pauze, bumba pretiniekiem. Protams, arī skaisti parādīja grūzīnu spēlētājs. Un Grimaldo Diobs flangos cenšas sāsnāt savu apspēlēšanu. Grūti pagaidām komentēt, bieži redzam, ka viņi pazaudē bumbu. Un mēs pārgudri sakām, ka pārtur bumbu un pārāk egoistiski. Te pašā laikā arī tas rada bīstamību, arī tas liek strādāt pretiniekiem. Un galu galā, ja vienreiz no 4 tam līdzīgām reizēm sanāks, tad varbūt izdosies sarūpēt Ramīrisam izgājumu 1-1. Tā kā tas ir koks ar 2 galiem. Ja visa mača gaitā spītīgi dara un nesanāk, tad viena lieta, bet droši vien, ka Diobs un arī Grimaldo ir spējīgi kādu reizi apspēlēt un uztaisīt zelta momentu priekšā. Diezgan skaisti arī sāk piespēlēt savā laukuma pusē izgāja no pretinieku Sanceļus šoreiz, bet jau tālu aiz mugurām Ramīris saņem bumbu, Režinaldo Ramīris piestrādā, atkal uz flangu, nevis iekšā soda laukumā, un jau var domāt par piespēli. Sikeira var arī uzsist no distances, atkal Grimaldo, Virkovskis pusflangā iestien, un tur mēģina rosīties konkurēt no minimāliem aizsargam. Tagad ir iespēja iedot gar vārtiem. Grimaldu spēcīgi, un arī bumba vēl ar laukumā. Toņiševs iesaistās cīņā. Maksims Toņiševs sit, un tagad gan būs Vārtsargam. Neizdevās arī izspiest no šīs epizodes, ko vairāk neizdevās izspiest sitienu. Bezvārti neizšķirts, kas, kā mēs redzam, pēc spēles gaitas strādā par labu viesiem. Dilagori droši vien labprāt arī dotos uz mājām, uz Gruziju ar šādu rezultātu. Iespējams pat 0-1 viņi akceptētu, tas tā varbūt viņu vieta atbildot. Un dzeltenā kartīte Vārtsargam, jā, izceli pirmajā puslaikā par laika vilcināšanu. Dzelteno kartīti saņem Kereselidze. Arī diezgan rets notikums futbolā, kad par laika vilcināšanu saņem zeltaino vēl līdz pārtraukuma. Nikins ir tiesnesis, pasteidzina. Tas ir labs lēmums priekš mums, arī domājot par mača turpinājumu, arī par otro puslaiku. Nevarēs vairs Vārtsargs atkārtot tam līdzīgus gājienus. Viņš droši vien mēģinās, bet tādu piesardzību lielāku. Tomēr vajag kaut kādā brīdī atspēlēt. Tagad jau presingā Vārtsargs, Ramīris dodas virsū. Nepārāk laba piespēle, bet tomēr atrod malu. Toņiševs ar galvu iziet un Rudikašvili. Viņš tā grākstusanīgi un var pretestībā bumbu pieturēt. Te neizdodas arī garām tikt Parulavam. Grūzīnu spēlētājam krīt Sikeira, bet maina malu līdznieki. Rokādze iesita pa kājām, redzēja to tiesas. Diez vai parādīs Daltonu, bet parādīja priekšrocību. Papa Musā
retāk pieminēts futbolists, vairāk Elbašīrs iesākā šos uzbrukumus, tāpat Ankrā nāk pakaļ bumbai Sikeira, 45. minūte. Toņešovs. Uzbrukumā Kallaš visbiežāk 3 spēlētāji Rīgas soda laukumā, tādos brīžos Diops iet uz apspēlēšanu, tikko turas kājās, tur jāspēlē uzmanīgi arī viesiem, bez pārkāpuma. Diops gar vārtiem, un tur viens pats, kaut ko kosmisku izpilda. Džibrils Gejs, tur būtu iesties trāpījis tālajā stūrī, bet ne Grimaldo. Man pat šķiet, ka Džibrils Gejs, kad iesiet pāri sev, tas bija tāds vienkāršāks futbola gājiens nekā tagad. Grimaldo, kurš savukārt, manuprāt, jau kopēja kaut ko no TV futbola reklāmām, kad tur lidostā dažādus fantastiskus trikus no filmām demonstrē lidojošie spēlētāji, no zvaigžņu kariem vai kaut kas tam līdzīgs. Tagad tiks kaut kur tiktu kā neizdevusies epizode Grimaldo. Pasmiesies par to varbūt arī Vajadzēs ielikt. Paldies par rekomendāciju. Tagad Grimaldo driblā šo arī varam ielikt. Tiktu kā mēģina otru apspēlēt, gan neizdodas, bet kā viņš apspēlē. 5. Es cerēju pieticīgi uz 3 minūtēm. 5 minūtes piešķir Kalnijas tiesas pirmajā puslaikā, kas parāda, kā spēle ritējusi. Tālsitiens ar bumbas atcišanos pret zemi no Ahmeda Ankrā. Ankrā vairāki vārtu gūmi, arī Rīgas derbijā 2 pret RFS. Labs sitiens, arī tāds, kur, ja Vārtsaks kļūdītos, būtu klāt uzreiz Rīga futbolists. Šoreiz visu cieņu dzelteno kartīti saņēmušajiem Kereselīdzem, kurš bumbu nofiksēja. Arī varēja just, ka viņš nervozē un ne 100% pārliecinoši, un tomēr viņam tas izdevās. Lai gan ir tādi kalniešu vārdi un uzvārdi skotiem, skotu tiesnešiem, bet tomēr izskatās, ka vairāk ir par to, lai futbols tiek spēlēts, nevis laiks vilcināties, sekotu šādas epizodes mazāk, proti, šāda ir Donaldam Robertsonam ideja, un arī viņa kolēģiem, kur vienam uzvārds Makleods, vienam vārds Dankans, kas arī šīs atsauces veicina. Tagad Auts atpakaļ vārtos, gandrīz vārtu rāmī, tur Krišienas vietas bija pagājis vairāk uz malņu, bet tur paspēja atgriezties atpakaļ Baba Musā. Citādā kā arī varētu tāda kurioza epizode, varbūt mums iemešanu savos vārtos sekot. Papresingo mazliet Dīla komanda. Es pat gribēju teikt pārsteidzoši uzpresingo puslaika beigās Gori komanda, jo viņi to māku izrādās, jā. Izrādās to māku, izrādās arī nebeidās pēc visām tām briesmām, kas ir bijušas pie viņu vārtiem. Varētu sagaidīt, ka viņi nosēžas un pēdējās minūtes nospēlē autobusā, bet nē, reku presingu un tepat jāuzmanās, nedrīkst kļūdīties. Baba Musā pats virza bumbu uz priekšu, daudz pretinieku apkārt. Jābūt ļoti precīziem un nostrādāja Gruzīnu presings. Tagad 47. minūtē ritot, pirmajā puslaikā Auts uzbrukuma zonā Dila vienībai, kuru savulaik sauca Dinamo un tad pārsauca par Dila. Labrīt! Šāds ir tulkojums no grūzīņu valodas. Kāpēc labrīt? To prasiet Wikipēdijai. Varbūt arī mēs pastāstīsim kādā brīdī. Arī savs stāsts, kas saistās ar kādu personību. Ruhādze ar bumbu uzbrukumā. Ap citu arī Ruhādze izpilda standarta situācijas. Viņš ir kreilis un kad no kreisās puses jācentrē. Arī vērojot šīs komandas mačus pret Luksemburgas komandu. Ruhādze uzņēmās iniciatīvu, arī nereti slēdzās klāt uzbrukumiem, lai izpildītu pēdējo piespēli. Kā arī diezgan svarīgs spēlētājs šis spēlētājs, kurš iepriekš Latvijā pārstāvēja Metas komandu. Kontē uz priekšu, pa vidu. Nenāk īsti neviens pretī, līdz ar ko pavirzās uz priekšu Sansensis. Un tagad jau redzam arī centrā aizsargs Araužu. Brazīlietis spēlē tādā uzbrukošā lomā. Lūk, Dila centra aizsargs iet arī uz apspēlēšanu. Starp citu, viņš arī kā balsta pusards spēlē, tā kā arī universāls un pieprot abas radniecīgās pozīcijas un nekautrējas spēlēt ar bumbu, piedalīties kombinācijās. Araužu arī viena atslēgas piespēle šajā mačā, kad komanda devās pretsprukumā, viņš piespēlēja bumbu Šekilādzem uz sitienu. Tas pēc tam tika nobloķēts, bet tagad sitiens, kuram arī stājās pretī Elbašīra galva. Var teikt, pirmo reizi pakontrolē ilgāk bumbu Rīga laukuma pusē. Dilagori spēlētāji šeit bez pārkāpuma izvēlas spēlēt rīdzinieki. Andronikašvili tuvojas vārtiem, spēlē pa kreisi viņš. Un šeit jau ir iespēja no malas piespēle vārtu priekšā, kā bumba atleks gan pie galo. Viņš sit projām, Ramīras nenoķer, no viņa atleks bumba atkal pie sarkanajiem futbolistiem, sarkanajos krēklos. Nav īsti kam centrēt, tur nav auguma priekšā, tāpēc ir jāizspēlē vairāk uz malām, jāmēģina šādi veidot spiediens no pretinieku puses, bet gandrīz arī sanāk, tik līdz kaut kam īpašam. Tagad gan pretbrukums un dzeltā kārtība šeit viennozīmīgi. Dzeltenā un te emocijas vēl, protams, no abām pusēm. Mierina arī soliņus, kas izsaka kaut kādu
Respektīvi, Rīgas soliņš prasa droši vien pat vairāk un ir dikti neapmierināts par to, ka traumē Rīgas spēlētājus Sancenču. Bet kopumā iepriekšējās 2 minūtes, pusotra minūte parādīja, ka arī Dila komanda prot spēlēt ar bumbu, prot spēlēt uzbrukumā, pieturēt, saspēlēties. Tagad jūs vēlreiz varat skatīties efektīgo Grimaldo kritienu pāri. Un izlaidīs atbildes maču. Viņš dabū otro dzeltenā kartīti. Eirokausos viņš nespēlēs, un tas arī diezgan nopietns pavērsiens. Starp citu, domāju, ka arī mūsu soliņš bija niknis pirmkārt par pārkāpumu, bet otrkārt tu atļāvās, redzējām tagad to atkārtojumā, rādīt, ka Grimaldo ir miris, ka ir tēlojies. Tā ir augstākajā mērā bezkaunība, bet šādas acīm redzamās epizodes kaut gan var būt, protams, arī cenšoties izvairīties no šī izklupiena, aizskriet uz priekšu, arī leca pāri un tad krita, paraudzīsimies, bet tas jau nemaina lietas būtību. Diez vai varēja tik strauji mainīt šo kritiena vektoru Grimaldo un niknis Rīgas soliņš pret Etu. Tur arī asistenti saķeruši galvu, pirms gaidījuši ko nopietnāku asistenti itāļu trenerim Longo. Albānija arī iepriekš pastrādājas. Albānija, Gruzija, tādas dienvidu valstis viņam pagaidām CV. Valstis, kur šo to saprot itāļu valodas, kā Gruzijā arī. Itālijas futbols ir cieņot, vairāk futbols te ir pārstāvējuši, lai turpina pārstāvēt Itālijas A vai B sērijas klubus. Un vēl klāt šīm 5 kompensācijas laika minūtēm būs kāda minūte vai pusotra. Jā, kompensēt tieši tā. Kā jau 51. minūte pirmajā puslaikā. Jurkovskis vēlreiz. Jurkovskis centrējums lieliski Diopa virsienā, tomēr bumba aizgriež uz āru. Tagad Siķeira, vēl viens centrējums, spiediens. Moments! Gol! Ramires! Reginaldo Ramires! Un samata Brazils šeit atkal Eirokausos Skonto stadionā. Un vajadzēja vairāk šīs minūtes kompensācijā, lai beidzot iespiestu Riga bumbu pretinieku cietoksnē. Tam vajadzēja notikt agrāk šajā mačā, bet notiek šeit. Un īstais spēlētājs futbols, kuram vajadzēja šos vārdus, tīpaši pēc formas krituma, pēc traumas, Reginaldo Ramires ir precīzs. Jā, Ramiresam nevienmēr sanāk lielās spēles, gan virslīgā pret top komandām, gan Eirokausos. Atceros, kā viņš pret to pašu Vroclavas Šļonski šķērdēja momentus un nepalīdzēja Rīga komandai pārvarēt to pirmo kārtu, bet šodien viņš to paveica. Toņišovs, Sikeiram kārtējs rezultāts punkts un lielisks sitiens zem paša vārtu pārlikne. Tiešām patīkami, ka visa šī laika vilcināšana pauzes rezultējās garā kompensācijas laikā un ka nospiežam jau šajā puslaikā. Tā ir tā brīnišķīgā sajūta. Iedomājieties, tagad dotos mēs uz 15 minūtēm pauzē, zinātu, ka pretinieks atpūtīsies un man nebūtu nekādas tādas iekšējā miera, ka agri vai vēl rezultāts atnāks. Tagad jau ir krietni jaukākas sajūtas, krāšņas vārtu gomas brazīliešu uzbrucējiem. Lai gan arī šķita, ka šis uzbrukums sev ir galā, kad neizdevās iespēlēt precīzi Diopam. Atkal bumbu izdevās dabūt tās otrās bumbas vairākas reizes Rīga dabū. Vienkārši pēc tam presingā atgūst, pēc tam, kad paši zaudē. Tā bija arī pēdējā darbība. Pirmajā puslaikā Rīga dodas pārtraukumā esot vadībā. Viens drusiņu vēlāk puslaikam attīstoties. Tagad laukumā parādās Sirils Edudzi. 19 gadīgais ganietis. Dramē vietā, manuprāt, tā ir rokādi atpakaļ. Tieši šīs ganietis sāka spēli pret Luksemburgas komandu atbildes mačā. Un Dramē iznāca uz maiņu gola vārtus, un tagad Dramē tiek noņemts. Tā kā arī nekas kardināls pretinieku komandas virknējumā. Parasta maiņa. Un otrais puslaiks ir iesācies sarkanajos formas tērpos mūsu viesi, kuri iedzinēja lomā ar 0-1. Jāsaka, ka Edudzi ir tieši trenera Diego Lomu izvēle. Diego Lomu šāds. Uzvārds nepārāk garš šim speciālistam, jo Edudzi čempionāta pavasara posmā spēlēja ļoti mazas minūtes, nāca tikai uz maiņu. Tagad viņš jau Eirokausos ir uzspēlējis arī starta 11-niekā. Un tagad laukumā vēl viens Āfrikas futbols, kuru netrūkst tiešām Dila Gori rindās, arī rezervē ir vēl daži. Elbaširs Goms tikko mēģināja paveikt to, par ko arī runājam pirmā puslaikā, tālo piespēli pa apakšu uz reizes skrejienā Diopam. Tomēr Dila ir izpētījusi šos variantus, ļoti labi pārtvēra un tagad veido jau savu uzbrukumu, kurš sākās ar Goma tālu neprecīzu piespēli, spēlējot centrā aizsarga pozīcijā. Gruzini uzbrukumā, Ruhādze piespēlē vairāk vēl pa kreisi. Visa mūsu komanda savā laukuma pusē, uzsākam piesardzīgāk otro puslaiku un iespējams arī pareiza rīcība. Tā kā arī pabeidz pirmā puslaiku, jo arī labākais nogriezums droši vien visā pirmajā puslaikā Dila Gori komandai bija kompensācijas laiks. Jā, tad tikai ir ielaista vārta, bet arī komanda ilgāku laiku uzturējās tieši Riga laukuma pusē. Vairākas īsās piespēles mainīja malas operatīvi, ieslēdz tādam kārtīgam sitienam netika. Tagad mēģinās to paveikt, tikt
otrajā puslaikā sadursmē, un šoreiz ir pārkāpums. Skotu tiesnesis Donalds Robertsons fiksē vēl 4 dzeltenās kartītes, bija parādīts pirmajā puslaikā Jurkovskim un arī 3 Vilagoras spēlētājiem, ieskaitot Vārtsargam par laika vilcināšanu, kas līdz dabūja. Jā, traumiņa sasitumi un laika vilcināšana lika tiesnesim pielikt 5 minūtes, vai komandas nospēlēja pati 7 minūtes, un tas bija notikumiem bagāts kompensācijas laiks, par kuru arī varētu sarakstīt atsevišķu mazu, ja ne grāmatu, tad bukletiņu par to, kā Vilagori aizvadīja ļoti kvalitatīvu posmu un uzbruka. Tā, šeit uzmanīgi jāspēlē Musā bez riska, vienkārši jāspēlē pozicionāli šādos brīžos. Bet vēl viens piegājiens. Soda laukumā bumba pret 2 Riga futbolistiem pāri vārtiem un asistents no vārtiem. Jā, un pēc Dilagori lieliska posmeņa tieši iziešana no šī pretinieka ofensīvas. Grimaldo individuālais futbols skrēja garām Sansensim, tika paklupināts, pārlidoja pāri, emocijas uz soliņiem, dzeltenā kartīte. Un pēc šīm visiem notikumiem kompensācijas laikā vēl arī gūtie vārti. Tā kā tiešām daudz ko stāstīt par šīm kompensācijas laika minūtēm. Bet, ja izstāsts jāveic par 45, tad sitienu statistika 9-3, sitienu vārpurām ir 5-1, Riga labā, 2-1 stūru sitienos pārsvars, 8-4 arī noteikumi pārkāpumos, Riga arī vairāk ar bumbu, tad, kad zaudē, tad viņš pēc iespējas ātrāk to atbild. Remīrs ir ciets, bet nepiespild kreiso malu Grimaldo, ierāvās arī Jurkovskis, bet tomēr šeit precīzi nospēlē malais aizsargs Čavradze. Remīrs jau atpakaļ kājās un nav viņam nekāda problēma, atvainojās arī cits brazdēts Araužu, kurš pret Režinaldu biežāk spēlē šajā mačā. Un vēl viens brazdēts Sikēra aiz muguras meta aizsargam, bet pārāk spēcīgi. Remīras mēģina panākt bumbu un izkopienā to arī izdara. Bet tas arī viss. Tas šķiet, ka sākumā neticēja, būtu uzreiz ieslēdzies, bet varbūt arī šis sasitums lietas skriet maksimumā brazīlietim. Dilagori arī Riga uzreiz ķeras presingam klāt, nelaiž ārā un neizlaiž ārā, pārturot bumbu Ankrā. Tagad vēlreiz jāpacīnās par apaļo priekšmetu. Augstnīgi nospēlē Gruzīni un jau uz priekšu dodas Androni Kašvili. Caur kreiso malu, kur bijušais metietis Ruhadze. Un atspēlējums atpakaļ numuram 6 savā komandā. Un tālāk jau Araužu, centra aizsargs ar bumbu. Patika man viņa spēle tieši ar bumbu pirmajā puslaikā, bet mums skaidrs, ka krietni biežāk nācās aizsargāties gan centra aizsargiem, gan visai Grūzijas komandai. Jurkovskis labi izstūma uz priekšu, šeit jau beidzot cīņā bez noteikumu pārkāpumu. Jobs varētu būt arī viens no kandidātiem, kuru varētu nomainīt otrajā puslaikā, jo ar Malaja uzbrucē. Riga pilns pieteikums Eirokausiem, izņemot Edoru Daškeviču, kurš vienkārši nav ticis šajā sarakstā. Nav jau pirmā reize arī virslīgā atsevišķos mačos Daškevičam nav vieta 20-niekā. Arī Husainī Ibrahims šajā Eirokaus pieteikumā. Visi pārējie spēlētāji ir ieradies, skatot arī Lodin Gondā, kurš ārkārtīgi maz ir spēlējuši. Nu, vēl jāatbilst, ka pirms Eirokausiem Rīgā nav, izņemot Emilu Birku, neviena papildinājuma. Parasti tomēr pastiprinās ar kādiem 2-3 spēlētājiem vismaz. Tagad spēlē ar to pašu virknēm, kas sāka sezonu. Arī Galo viens no tādiem pastiprinājumiem pagājušā gada vasarā. Tad viņam smaga trauma un šogad beidzot pilnvērtīgu sezonu aizvada Kostarikānis. Un šeit savukārt nopelna Riga. Standarta situācija runājot par iespējamo Diopu nomaiņu, tad Mankendā ar savu 77. numuru jau sēž klēpī, jau to krekliņu sagatavojas. Un nespēja sagatavot iespējams arī veids mājienu trenera kungam Adrianam Guļam. Lūk, man krekls gatavs jau kuru katru brīdi došos un iepriecināšu Rīgas skatītājus. Bet tagad standarta situācija. Arī ar tādu standarta situāciju, ne tikai ar Mankendā sniegumu pret Kečkemēt, arī Elbašīra un Gomaš tam līdzīgs punkts, tikai uz otriem vārtiem saistās ar patīkamām atmiņām. Jā, Gomas zina, kā gūt vārds Eirokausos šī Rīgas sastāvā. Un tagad labās puses viens pārts viņš tur ir. Iespēlē uz tālo stabu un bumba lido pāri vārtiem. Diemžēl šeit arī bija grūdienis, kā parāda galvenais tiesnesis. Būtu bijis pārkāpums, jebkurā gadījumā tur Sikēra bija pie tālā staba. Standarti nav bieža parādība šajā mačā. Ir tikai 2 stūrstieni ir bijuši Riga komandai līdz šim. Bet tagad skaties, kas notiek. Tagad Kerese līdzi neveic atcitienu no vārtiem. Jā, te ir atkārtojums iepriekšējiem momentam. Bet atstāja viņš Araužu centra aizsargam tālāk no Grēkai. Tomēr arī centra aizsargs Araužu drīkst izspēlēt ilgi, garīgi, kaut ko uzprasīties uz dzelteno, bet Vārtsargs labāk neriskēs. Un nerūzē Vārtsargs, jā, redzam, šeit ar neprecīzu piespēļu izstrādās, nebija arī kāds presings spiediens uz viņu. Sikēra kreisajā pusē atkal Riga ar bumbu. Grimaldo tagad nedaudz atpakaļ. Paliek viņš, izvēlas mainīt malu. Peruāns šauj Grimaldo, Bačers un Goms priekšpērējais aizsargs. Viņam agresīvāk mazliet uziet pretinieks, bet bumbu viss ir tāltā. Prasa pretinieku treneris Itālis Longo, lai paliek bumba. Vilagori, bet nekā nebija.
Maksims Toņišovs, ko ievadīs savā spēlē. Maksims Toņišovs ar Diopu labajā flangā. Jurkovskis ar Grimaldo kreisajā flangā. Abi flangi ir aktīvi. Var pastrīdēties, kurš efektīvāks flangs. Varbūt pat var teikt tā, ka acī tīkamāk spēlē Jurkovskis un Grimaldo, bet efektīvāk. Iespējams pat arī tomēr Toņišova Diopa puse. Galu galā Toņišovs arī piedalījās vārtu guvumā, bet tagad Galo. Bet diemžēl neprecīzi piespēlē pārtvera šo. Un tagad bīstami 4 gruzini pret 3 mūsējiem. Iekrītam, zaudējam balansu. Bet šī piespēle krietni par stipru. Krišāns Zviedris jau pamet posteni un gatavs iesaistīties. Paldoja garām Mumbai Baba Musa. Vai te steidzam strauji viņam atgriezties atpakaļ. Te strauji skriens priekš jau Meisa Diobs. Diobs ar gariem soļiem piespēlē gar vārtiem. Tu pārtver piespēlē. Tu neļauj Mumbai tikties Ramiresam, kurš tur jau vārtu priekšā būtu gatavs gūt otros vārtus. Riga atkal ieslēdz ātrumu, ieslēdz apgriezienus. Tāpat kā bija atsevišķās situācijās pirmajā puslaikā, kad veidojās momenti. Pretbrukumi pagaidām nav. Tie sekmīgākie Vilagori tiešām pietrūkst. Jāsaka meistarības pretiniekiem, lai atdod uzreiz precīzi piespēli gaitā vai aizmuguras aizsargiem. Es pat teiktu, ka to pretbrukuma nav tik daudz, lai novērtētu, vai prot vai neprot, jo Riga uzreiz pēc zaudētās bumbas ir klāt un bieži vien ir nevis pretbrukums, bet bumbas izsišana ārā Gruzīnu spēlētājiem. Bet tajos retajos brīžos, kad viņi pārgāja centra līnijā, kaut kas ir pietrūcis izskaņā. Protams, arī Riga futbolistu meistarība jau pierodot virslīgā pret šādiem pretuzbrukumiem, pret mazo komandu centieniem iekost. Arī tas palīdz šī pieredze virslīgā, kas tiek gūta. Šeit neizdodas saspēle precīzi, proti izjauc to pretinieks, un tagad jau pieslēdz klāt uz māju nākušais Edudzi. Bīstami, šeit tuvojas vārtiem, vēl pārkāpums tiešais brīvstiens ar roku uz pleca. Ankrā nospēlē pret savu tautieti un kolēģi pēc amploā Edudzi. Tas ar noteikumu pārkāpums un tiešais brīvstiens Andronikašvili jau gatavs kaut ko darīt. Andronikašvili visdrīzāk sitīs pa vārtiem, labs attālums pretī vārtiem. Reizēm pat dzirdēts, ka šiem izpildītājiem nepatīk, ka bumbēt pārāk tuvu soda laukumam, jo tad, ja tu cel pāri mūrītim, tu nepagūsti to bumbas trajektoriju dabūt lejā. Šis ir faktiski tuvu ideāli, varbūt kādu metru tuvāk, gribētu Andronikašvili, bet šeit var būt vārtus ar lielisku izpildījumu. Un jābūt gatavam Krišānam Zviedrim pavelkt, ja tas būs nepieciešams 55. minūtē. Ankrā nospēlēja arī kaut kur muļķīgi, naivi tas būtu īstais vārds, vientiesīgi. Un tagad draud mums kaut kas nepatīkams. 6 vārtu šajā sezonā čempionātā Superkausā iest arī Konferences līgā pirmajā mačā pret Racing Luxemburgas, bet ir arī Ruhādze ar kreiso kājiņu, tomēr Andronikašvili sit un pāri vārtiem. Pirmais tāds akcentētais sitiens no pretinieku puses. Pāri vārtiem tiešām ir meistarība šim Gruzīņu centra pusē, kuru mēs laikam pat arī varam izcelt no priekšējās līnijas nosacītu pretinieku komandai šajā mačā. Un tagad iedomājies 1-0 beidzas mačs un atbildes spēle 35 grādu svelmē. Pieņemsim, ka ir piekasīgs tiesasis, kurš reaģē uz mazajiem pārkāpumiem, un Gruzīni savā laukumā ar līdzutēju ujināšanu un svilpieniem piepalīdzēs, un šādu standartu būs neviens vien. Un tad Andronikašvili vai no sāniem centrējot vai sitot pa vārtiem, tur var kaut ko radīt. Tīri uz standartiem nospēlēt. Arī tāds ierocis un tāds scenārijs Riga nelabvēlīgs. Tāpēc jāmēģina šovakar. Viņš tikko gandrīz dabūja, lai šis scenārijs nepiepildās, proti gandrīz dabūja zelto kārtību. Tur ieplīdzot savā rokām šajā cīņā. Viņam arī bija iepriekš pret luksemburgiešiem, un šeit jāsaka diezgan draudīgi. Viņš nospēlē uz kārtības robežas. Jā. 2 spēļu, bet Eirokosa summā būtu otrā zeltainā kārtība. Šeit riskanta piespēle Jurkovski iziet cauri, bet nācās steigties jau un Gomam, tādi arī kļūda. Kaut kur pazaudējuši esam spēles pavadienu, tagad atkal vēl viens pretrieciens Dilagori. Šī piespēle, iziet, tā arī varbūt nepārāk laba skrējienā. Ruhādze krīt, man likās arī teatrāli, bet izrādās kļūdos. Tomēr ir atkal tas pats Jagosi Keira pieķēris pretinieku. Jagosi Keira krāja pārkāpumus. Ja jau tiesas saskata sodu, tad arī nav tālu droši vien līdz zeltainai, tīri summā. Pagaidām izvairās no kartītes parādīšanas un atkal standarta situācija Dila komandai. Tad jārunā par auguma priekšrocībām, jo nav tik labas tās, ja raugāmies no atkal pretinieku komandas pozīcijām. Arī nav bijušas daudz iespējas vēl novērtēt, kā spēlē kaut vai pozicionāli pie standartiem, pie pretinieku vārtiem. Dilagori futbolisti. Tad Andronikašvili iespēlē, Zviedris precīzi
Tagad var ātrās kājas ieslēgt pāripināt bumbu gaitā, to arī Krišjānis dara, skrien pa kreiso malu Diobs. Vai viņu pamanīs? Nē, pamana Ramiris, Ramiris uz labo flangu spēlē Grimaldo. Diobs, Grimaldo aiziet garām, aizsargam Grimaldo, iekšā sodlaukumā, tur Diobs pie tālā stāvā ar galvu nomet Ramiris no vārta priekšas, kur bumba. Bumba tomēr izsist ārā. Ļoti labs pretbrukums, bet varēja beigties arī vēl patīkamāk ar rezultīvu sitienu. Jā, man arī šķita, ka pa kreisi būtu labāk turpināt Ramirisam, bet jāatzīst, ka Grimaldo kaut gan dabūja pretinieku aizsargu kājās, piemānīja, aizmuka, apspēlēja. Ļoti feini nospēlēja Dienvidamerikānis. Tālāk jau arī moments vārtu priekšā, kur izdzīvo Dīla komanda. Tagad Etu spēlē uz priekšu, gaisa bumbu, cīņā. Vēlas Rīga spēlē tādu tīrāku futbolu, dabūt bumbu savā kontrolē, tas izdodas Ankrā. Un vēlreiz Grimaldo. Grimaldo pret Ruhādzi. Iespējams arī tieši Gruzijas šo aizsargu apspēlē iepriekš epizodē. Vēlreiz pret viņu piespēlē vārtu priekšā. Tur ir atskrējis Andro Nikašvili. Lai gan bija arī galo, tur bija vēl 4 uzreiz Rīgas spēlētāji iekšā sodlaukumā. Šeit varēja arī daudz labāk izspēlēt. Jā, tomēr citu futbolistu apspēlēja tajā situācijā. Parulavu. Un Musā, nebūt Meisa Diobs, nomet bumbu vārtu priekšā. Ramiresam bija izcila izdevība pārvirzīt to vārtos. Bet skaistas darbības jau šajā mačā krājās. Žao Grimaldo, neviena vien, arī izdodas bumbu. Nē, tomēr neizdodas bumbu saglabāt flangā. Atkal šis mums labi jau pazīstamais Gruzīns pat, ja palaidāt garām viņas sniegumu metas rindās. Šajā mačā Ruhādzi arī varam novērot divcīņās itin regulāri, bet tagad neizdodas viņus pretī zeltu. Atkal ar bumbu rīdzinieki. 59. minūte, lai tad arī varat kādas mājiņas jau tāpt pamazām. Laba šeit pārējā, Ramiris sodako sitiens. Sitiens nesanāk tomēr bumbu Kereselīdzē. Šeit visu savukārt sāka Baba Musā. Garajām kājām bezbailīgo futbolu centra aizsargs apspēlēja vienu pretinieku līda. Arī Burzmā izspēlēja cauri tai precīzi piespēli un jau tas atļāva brīvāk priekšējā līnijā nospēlēt un iespējams, ka pasteidzās ar sitienu Ramiris, jo vēl 2 partneri skrēja un bija pajukusi pretinieku aizsardzība, kā Kārš un Amiņš. Diemžēl neizmantojam šo momentu, bet vēl viens sitiens pa pretinieku vārtiem. Ir jāgūst vēl, jo Dila Gori ir sāpīgs punkts biogrāfijā Adrianam Guļam. Viņš vadīja Dunajska Strēda komandu. Ungāru komandu Slovākijas čempionātā, tā varam raksturot, un 2-1 uzvarēja pirmo maču, pēc tam izbraukumā zaudēja ar 0-2, un arī vakar atzīmē, ka tajā dueli 2 dažādas komandas mājās un viesos ir Dila Gori. Tāpat viņš minēja faktu, ka mājas spēlē bijusi iespēja, tādā sarunvaldā runāt, piefinišēt pretinieku, piebeigt. Viņš teica, pie 1-0 varējām 2-0, 3-0, dominants, pārliecinoši visu kontrolējām. Beigās tāds slidenais 2-1 viņa vadītāja Slovāku komandai sanāca, kurā arī viņa vadībā Andrejs Cigaņis ir spēlējis. Un pēc tam jau Grūzijā cits stāsts, cita spēle un 2 spēļu summā Adriana Guļas komandas zaudēja. Tāds ļoti nepatīkams duelis, nepatīkams atmiņas. Arī iedomājos Slovāku speciālistam atkārtoti kaut ko tam līdzīgu piedzīvot. Arī šis mačs ir tāds, kurā nepamet sajūta, var piebeigt pretiniekus. Vismaz spērt milzīgu soli uz priekšu ar 2-0. Labi, tālāk neskatīsimies pagaidām. Šobrīd nesanāk, arī brīžiem izdodas Dila komandai atvirzīt spēli no saviem vārtiem. Tagad atkal ar kājām ir jāspēlē neprecīzi vārtsargam, kurš jāsaka šajās darbībās nav no tiem spēcīgākajiem noteikti. Tagad Musā pārvar mēģināja pats doties, uzgodās virsū pretinieku malēm aizsargam. Atkal bumba ir pie sarkniem. Tagad iespēle strauji tempās. Vienas izgainā un apsteidz viņš gan Jurkovski, gan arī Edūci, kurš jāsaka diezgan naskati skrēja. Un arī bija vienā ātrumā, vai pat ātrāks mazliet par Raivi Andre. Ātri izspēlē autu Dila futbolistis. Un tikai viens smērs urupsējs. Andro Nikašvili tagad ar bumbu. Nav vairs iespējas šo piespēli veikt. Pie iepriekšējās epizodes Jurkovskis redzēja Sancenša izrāvienu un ieslēdza maksimālo ātrumu, bet zinot pat Jurkovska ātrumu, neizdevās līdz galam noķert pretinieku. Labi, ka jau Zviedris iznāca un izsit ar kāju. Tagad atkal spēle risinās pie Rīgas soda laukuma. Auts gan mūsu komandai un 72. minūte. Zviedrim 4 savas spēles pagājušajā vasarā Eirokausos ar Audus komandu. Sāpīgi izstāšanās Kosovā pret Drīti. Iepriekš arī Liepājas komandas vārds, viņš sargājis Eirokausos. Zviedrim ir startautiskajā skatuvē tagad Rīželsē. Kas tad šī par svilpu? Viegli uzgrūdās Ramiris.
Tomēr arī šeit pārkāpums pret Ruhadze. Ruhadze skaisti parāda, vēl arī parunā. Nu labi, pieņemsim, ka bija, paskatāmies. Jā, apzināti mazliet pielīda klāt, uzgrūdās, bet tas tāds vairāk futbola moments. Un iespējams par bumbas aizsišanu protestē Ruhadze, bet pats pārkāpums, manuprāt, bija diezgan smieklīgs. Kā ir, tā ir. Diezgan daudz šādas mazās epizodes, kas beidzas ar svilpi uz Dilagori pusi, respektīvi par labu. Kad parāda mazos kontaktiņus viesi. Un tagad ir iespēja no standarta situācijas panākt 1-1. Zemes centrējums, bīstami tur bumba, rāda roku, prasa roku. Šeit jāsaka labi, ka nav vara, es nevēlētos pārbaudīt, jo kas to lai zina, varbūt tā taisnība, jo kādi 4 viesu futbolisti balsoja par 11 metru soda sitienu. Lēkāja bumba tur nebija lielā augstumā tajā epizodē, tagad arī redzēsim, kā tas viss notiek. Vispār arī šie standarti, lai pavilcinātu laiku pretiniekiem. Nu, Jurkovski virzienā mājiens, bet manuprāt nav. Tur ir vārds no pusā. Kurš gan ieraudzīja pēdējā brīdī bumbu sev priekšā. Neizskatījās. Varbūt vēl kāds rakurs parādīsies. Tad grūzīņiem iespējams būs vēl ko teikt pēc spēles un parādīt. Tas jau ir pagātne, konkrēti šī epizode. Tur jālūkojas, ko vēl var piedāvāt Dilagori futbolistu, kur tomēr apņemīgāk un arī vairāk ar bumbu spēlēt pēc pārtraukuma, nekāds bija pirmajā puslaikā. Tagad pārmeta bumba, atkal izgainā Rīgā. Labo malu var iespēlēt Grimaldo šeit. Grimaldo iekšā Sodoko Ramīres, arī galo sitiens, spēcīgs un ļoti neprecīzi žāv Grimaldo. Ļoti daudz viņš vēlas šajā mačā paveikt, izdarīt, bet pagaidām netik daudz sanāk. Viņam, cik viņš pārstāvs un vēlētos. Nedrīkst izslēgties. Grimaldo pārdzīvo, paliek uzbrukuma zonā. Viņam jānāk palīgā Toņišovam tajā flangā. Toņišovs tagad arī paklūpa. Bēdīgs priekš mums uzbrukums veidojas, bet pretinieku galvenā zvaigzne uzbrukumā Šekilādze arī paklūpa izšķirošā brīdī. Zaudē līdzsvaru un labi, ka tā, jo uztaisīja labu skaitu tajā kreisajā flangā viesi pēc tam, kad mēs pēc sava uzbrukuma mazliet apstājāmies un nokārām galvas. Un domāju arī, ka lai gan tiešām labu sniegumu rāda Grimaldo un Sāsnē, ļoti iespējams, ka drīz pienāks Mankendā laiks. Tieši pārrāvis izveidojās starp vienu piecinieku, kas priekšā un piecinieku, kas palika aizmugurē. Gols, kas negrib, lai šis pārrāvums atkārtotos, dodas uz priekšu, Galo blakus. Galo var paskaties pagriezt galu pa labi, atkal Grimaldo ieslēdz. Šo Grimaldo centrējums prasās, tas arī seko uz tālo stābu, tur Meisad Jops, bet pretinieks apsteidz un stūra sitiens paspēja aizsardzībā šeit atkal Etu nostrādāt. 65. minūtē netik bieži stūra sitienus mēs redzam, lūk arī Etu un redzam arī, kā gruziņu valodā rakstās viņa uzvārds arī ļoti īpatnēji, ka Eirokausas komanda spēlē ar lokālās valodas sarakstītiem uzvārtiem. Šoreiz jau Rīga komanda pazemina spēles tempu, nesteidzoties izpildīt stūra sitienu. Savukārt šo pauzīti Elbašīrs un Gomes izmantoja, lai pieskrietu pie Adriana Guļas. Grimaldo turpina spēlēt un dosies pie stūra karoziņa. Sagatavo Rīga pamatīgi šo standarta situācijas un pārliecināts, ka nav līdz galam apmierināti ar 1-0 ar to mazo pārsvaru, bet vienkārši jūt, ka šeit nevajadzētu sasteigt. Ir tomēr +1 un var kārtīgu standartu norganizēt. Grimaldo centrēs pa taisno, vārtu priekšā un sitiens pa vārtiem 2-0. 2-0 Orlando Galo. Nē, atvainojas, tas ir Jāgo Sikeira. Jāgo Sikeira, brazīlietis, kurš turpina būt rezultatīvs Rīga kreklā. Centra pussargs, lieliski. Šis rezultāts jau daudz fundamentālāks, domājot par atbildes maču. Un vēlreiz izcelsim, cik nesteidzīgi izpildīja, bet toties perfekti Rīga komandas stūra sitienu. Tur augšā Jāgo Sikeira. Tāds kalps svarīgs un ļoti emocionāls vārtu gūs viņam. Brazīlieši pagaidām taisa rezultātu Rīga komandas labā konferences līgas 2. kvalifikācijas kārtā. Grimaldo centrējums, Sikeira ar galvu apsteidz atkal. Varam teikt par augumu, par nepārāk gariem spēlētājiem. Šoreiz Basinga, viņš bija pretī Jāgo Sikeiram un sitiens mērķi. Žau Grimaldo kārtējā rezultīvā piespēle šajā sezonā. Sikeira arī pēdējos mačos gana produktīvs, ja mēs runājam par piespēlēm un vārtiem. 2-0 otrā puslaika vidū. Jā, neizlaica Basinga, bet tas nemaina faktu, ka tik zaļiem, tik īsiem centra aizsargiem tas kopējs disbalans otrajā stāvā veidojas un tas palīdz Rīga komandai. Iedomājieties, ja tur būtu vai Černamordijs vai Līpušeks, varam paņemt arī, nezinu, zemākas virslīgas komandas, kurām ir augumā ražanie centra aizsargi, tad stāvot pie tuvā staba vai kaut kur pa vidu, tādu bumbu iespējams būtu aizsniegt un nebūtu nemaz nepieciešams uzbrukošās grupas futbolists, kurš tur neizlēca. Skaidrs, ka arī, piemēram, centra aizsargs Etu tādā situācijā nebūtu glābējis perfekti iesitot Sikeiram, kurš ir centra pussargs, bet arī diezgan slaids puisis.
Grimaldo pārtur piespēli. Projām iesaldās vairāki Riga rezervisti. Netopa negatavojas maiņa. Viena vai divas. Pāri 4000. Tā tagad paziņoja ar klātienēs Konto stadionā. Jā, protams, nav rekords, bet cerams, ka būs vēl un vēl mači šajā stadionā šajā sezonā Eirokausos. Tagad uzmanīgi pie saviem vārtiem centrējums Sodlaukumā un šeit, jā, beidzot arī varēja iziet centrējums, bet Musā ar augumu arī šeit nospēlē. Šo bumbu noceļ pretiniekam no galvas. Vēl viens moments var izveidoties, ja šeit otrajā bumbā arī cīņā par to nospēlētu sekmīgāk. Un tagad jau trietā pret diviem ātrā pārējiem Meisa Diobs. Ātrums viņam joprojām ir. Diobs pats laužās cauri diviem Diobs. Un nav tik vienkārši, kā viņam dažreiz pret RFS bija sanācis izlasties cauri 2, 3, 4. Šoreiz pret 2 Gruzijas komandas spēlētājiem neizdevās. Arī ātrumā mazliet pietrūka. Tajā slavenā epizodē, episkajā, ko tu atcerējies, tur viņš bija uzņēmis maksimālo ātrumu. Šeit tomēr mazliet sabremzējās. Un brīžiem jau tagad Riga spēlē uz skatītājiem. Gan pie sava soda laukuma iepriekšējā epizodē pirms 1 minūtes, kad neskatoties piespēles, papēdīši, visas šādas lietas sākas. Protams, ka komandai jūt pārliecību, jūt pārākumu par pretinieku. Arī varbūt savā ziņā nav slikti, lai pretinieks arī zaudē pēdējās pārliecības paliekas par atspēlēšanos un tā tālāk, bet tai pašā laikā ir jābūt atbildīgiem. Ir jābūt atbildīgiem šajās atlikušajās 25 minūtēs. Ļoti uzmanīgi jāspēlē. Krišānam Zviedrim jāsagādā sausā spēle. Tas būs svarīgi gan 2 spēļu summā, gan arī tīri psiholoģiski. Tā kā šeit bez paviršībām. Šodien Eirokausos vienā spēlē Adama Marhieva pārstāvētā komanda vadību 2-0 izlaida. Bija 2-2, beigās gan 3-2, bet tomēr 2 vārtu deficīts, ne, bet 2 vārtu summām pārsvars tika izlaists un beigās tikai samulcīta uzvara. Futbolā tie pavērsieni notiek ļoti strauji. Bet tā ļoti daudz spēļu šodien notiek. Arī pretinieki ir sākuši spēlēt potenciāli pretinieki trešajā kārtā šim duelim. Laba iespēja atkal vārtu priekšā. Viņš šoreiz atkal jāstrādā Musā. Aizsardzībā viņš to dara. Te prasa pārkāpumu Sikēra. Neticē to maču galvenais tiesības. Viņš aizies galu prom no šīs epizodes. Tāda sajūta radās. Un tagad atkal Edudzi bloķēts sitiens Musā. Iespiež. Gruzijā skaidrs, ka šādiem visam būs vairāk. Bet tur būs arī ātrie uzbrukumi. Nebūs gan šoreiz nosaukt galvenais tiesneses. Kas tad šeit notika? Kāpēc? Nepatika tas skotu speciālistam. Viss vēl savā laukuma pusē, ja no Riga perspektīvas raugāmies. Ja spēlēsim ļoti, ļoti akurāti, disciplinēti, tad ticiet man, vēl būs arī iespējas pašam gūt vārtus, jo šajā brīdī arī Dila Gori saprot, ka 0-2 jāliek, cik būtu spēcīga šī komanda savā laukumā, tas ir slikts rezultāts un redzu, ka riskē. Arī pirms brīža, ja nebūtu pārkāpuma, Riga 2 pret 1 aizsargu varēja aizskriet. Tā kā tā uz slidenas, uz smalkas robežas. Domāju, ka Gruzīni nepārāk saprot teicienu par plāno ledu. Viņiem tas nav pārāk aktuāli, bet apmēram tā es varētu noraksturot Dila Gori centienus tagad spēlēt uzbrukošo futbolu. Šekeladze un Andronikašvili atstāja laukumu. 2 gruzīņi, nāk leģionāri Aruna Ouattara. Burkina Faso spēlētājs ar 21. numuru tagad ir iesaistījies. Tagad uzreiz mēģina iespēlēt arī viņam. Un arī Bugrīdze, Rakli Bugrīdze ar 20. numuru vietējais Gruzijas spēlētājs krities pie sodlaukuma cīņā šeit. Krities jau soda laukuma, ārkārtīgi cīņa sākas ārpus. Un viltīgi Sancensis jau iegāzās soda laukumā. Var skatītos, kur tur sākos epizode, bet var šajā mačā nav. Jā, mans brīdi jau kļuva tā bail par to situāciju. Sikēra jau tā kā laida cauri Sancens un aizvien stiprāk viņu grūda, bet viņi abi divi jau ieskrēja soda laukumā. Par laimi viss tur tīri. Bumba pie Krišāņa Zviedra. Un Riga uzsāk uzbrukumu. Tagad Dila Gori, protams, kā arī iespēju robežās presingos. Centīsies noķert Riga kādu kļūdu izdarot. Tad diezgan augstsnīga spēlē tagad gan Elbašers Goms, gan arī Ahmeds Ankrā. Bumbu pieturot un pārvarot šo presinga līniju. Ir kaut kas kreisajā malā. Meisa Diobs. Tagad biežāk Meisa un pārāk lēni sāka, bet tagad jau var pabeigt. Meisa pirmais pie bumbu starp aizsargiem ieskan viņš. Piespēlās uz sitienu. Galo! Netrāpa Orlando Galo. Kas par izspēli šeit šoreiz sanāk. Un Galo, kurš ir trāpījis vairāk kārt par šajā sezonā bumbu vārtos, šoreiz netrāpa. Meisa Diobs jau pirms tam prasīja bumbu. Pretuzbrukumā Riga izspēlēja pacietīgāk, taču paveic to atkal nesteidzīgi. Izrādās Riga arī lēni spēlējot kaut kādos brīžos, stūrastienu lēni izspēlējot vai pozicionālu uzbrukumu, prot
tikt līdz super momentiem un arī atsevišķos brīžos gūt vārdus. Tagad dubultā maiņa arī Rīga komandai. Grimaldo iet nost un, protams, ka būs Gauthier Mankenda un ovācijas veltītas viņam. Joprojām ir cilvēki, kas es pieļauju tikai reizi gadā nāk uz futbolu šeit, uz Eiropas vasaru Rīga izpildījumā un atceras šos notikumus pret Ungārijas vicečempioniem. Un arī Ramīris iet laukuma malā. Labs, tagad komandas kapteinis Režinaldo Ramīris noiet nost un Abdulrahmans Taivo uzbrukumā. Liepājā uzvaras vārtus iesitušais nigērietis realizē viņš 11 metru soda sitienu, izrāva 3-2 Rīga labā. Regža, diemžēl paliek gribot, bet arī Abdulrahmans Taivo ar savu darbiņu un gūtiem vārtiem Liepājā ir izcīnījis savu vietu sastāvā. Izcīnījis arī savu sezonas turpinājumu Rīgā Kreklā, jo bija diezgan tuvu tam, lai viņš dotos uz kādu virslīgas apakšgala komandu palīgā cīņā par neizkrišanu, bet tagad viņš iesit gan kausā, gan arī virslīgā, un tagad nāk laukumā arī pret Dilagori, arī tāds super rezervists, kurš mēģina tagad uzreiz presingā. Taivo ieslēdzās, tik tur trūka. Pretinieku vārtsaks nesteidzīgi un gandrīz samaksā par to. Rīga tomēr arī šobrīd presingo nenosēžas, te pārkāpums, bet tāds pārkāpums, kuru drīkst. Ļoti tuvu pie pretinieku soda laukuma. Abas komandas cenšas presingot. Rīga gatava vēl atņemt bumbu, vēl gūt vārtus. Un arī Dilagori nav apmierināta tīri rezultāta ziņā. Tagad izdodas pāriet viesiem. Jāstrādā atpakaļ tam pašam Taivo. Viņš skrien, grib sevi pierādīt, parādīt. Labā malā Edudzi šeit. Ļoti aktīvi iesaisties šis ganietis. Šajā daudz ar bumbu viņš spēlē. Edudzi pats šeit mēģina sienu izspēlēt, lai izietu iekšā sodlaukumā, nesanāk un Zviedris mierīgi ar labo kāju uz priekšu. Etu aptur bumbu, pieredzējušies Etu. 33. numurs, vecums 30 gadi, vēlreiz Taivo skrien līdz galam. Tagad jau arī Meisa Diops šķiet paguris, varbūt arī par viņa nomainīšanu jāpiedomā Adrianam Guļam. Meisa Diops pretējā pusē spēlē tālu no galvenā trenera, tā kā varbūt arī ne visu treneris redz, arī mazliet nenopietni runājot, bet tagad jau ļoti bīstami. Tūp pie soda laukumā, aizvien vieglāk tiek Dilagori Viedra vārtu tūmā. Šeit no distances sitiens atsitās vēl pašais un Gomes bloķē ar Raužu. Brazīliešu centra aizsargrēdi, viņam Dilagori pirmais klubs Eiropā. Un Mankenda sāk savu šovu. Pagaidām gan tāds priekšskatījums sanāca. Priekšspēle. Gribētos jau tuvāk sodlaukumā, tuvāk pretinieku vārtiem, vismaz pretinieku laukumu pusē košāru. Vēl ir laiks, arī Gauthier Mankenda sevi parādīt. Arī Taivo arī pēc tās epizodes, kur viņš noprasīs goja vārds, ļoti emocionāli uzreiz tur cēla rokas. Izkrītam. Jā, saskaita savā starpā divi spēlētāji, un tagad jau uz sitienu, bet uz āru izspēle, nevis iekšā sodlaukumā, un tā atkal nāk ārā un Baba Musā. Arī Dila komandas spēlētāji divi atkal aizgājas bumbu, arī viņi saskarījās un pazaudēja šis uzbrukums. Bet tik un tā, piespieduši Gruzīni mūsu komandu. Viens no vairākiem leģionāriem Dilagori sastāvā. Tagad Etu, arī pa kreisi. Jābūt Ruhadzem. Ruhadzem mazliet atpakaļ Parulavam. Parulava atkal Ruhadzem, pa kreiso pusi uzbruk Dila. Jāskaka arī šis centra aizsargs 13. numuru Žuau Raužu. Spēlē uzbrukošās pozīcijās, tagad viņš mazliet atkāpjas, bet tas ir tas spēlētājs, kuru aiziešanu var sodīt. Tagad viena no tādām epizodēm, bet diezgan lēni iesāk Rīga. Galo. Labi, Mankenda var pamēģināt. Un sākas vai nesākas? Sākas, jā, aiziet viņš, aiziet. No viena aiziet, no otra, bet tur jau, diemžēl, laukums ir beidzies. Tā kā priekšspēle numur 2. Vēl vairāk iesildījās Gauthier Mankenda, lai kādā brīdī liktu tribīnēm celties gaisā. Jau tagad reaģē uz katru pieskarienu, uz katru kustību no Gauthier Mankenda, kā viņš viegli aiziet. Šeit latviešu aizsargi ir teikuši, ka viņi nesaprot, kādā veidā tā bumba paliek pie viņa, pat tad, kad tas manevrs ir nepārliecinošs un jau it kā bumba pazaudēt, un tomēr kaut kādā veidā viņš uzgrūžas, pagrūžas, paķeksē, aizskrien, un, protams, fiziskie parametri un allaž Kongo Demokrātiskās Republikas futbols paliek pie bumbas. Daudz viņam Eirokaus pieredzes Kosovā priekšnos rindās. Taivo virzienā piespēle. Viņš arī pagājušajā gadā Eirokaus uzspēlēja Aldis Kreklā arī iesta pāris vārtus uz Eiropas skatuvas. Tagad Taivo ātri izmests celts. Taivo gan vairāk flangā. Tagad piespēle blakus esošajam Diopam. Diops grib uz malu iedot, bet varbūt arī pašam vajadzētu turpināt kustību. Mankenda. Labi, Mankenda. Viņš driblā, viņš sodlaukumā. Mankenda. Un šoreiz gan viņu Astuna Raužu projām.
un jau kreisā māla paliek brīva, uz to gan nesako piespēle. Jebkurā gadījumā brīžiem arī uzriskēja pati Rīga, un tagad trietā nebūs, jo Maksims Toņšovs precīzi nospēlē aizsardzībā, arī spēlēs aplausus no līdzjūtējiem. Caurvidu spēlē Rīga. Sikeira. Labi gaida bumbu. Atkal mūsu komandas spēlētājs. Aiziet priekšu Jobs, kurš pamainīs flangu. Un tagad jau Jurkovskis viens pats. Bez Meisas palīdzības centrējumu var izdarīt. Latvijas to vēlēsies? Jā, vēlas. Raiva centrējums. Un tur Etu šādu bumbu viņš spēja nospēlēt. Tā ir ļoti ērta augstumā. Kaivo tā bumba lidoja, bet arī starpā komandas centrā aizsargs Etu. Šajā gadījumā piesētināja labo flangu, kur Jobs Mankendā. Tagad Mankendā uz kreiso pusi aiziet. Mums šī kustība uzbrukumā droši vien līdz maču beigām. Mums vēl potenciāls iesūtīt vēl dažus spēlētājus tagad. Atkal laba situācija var izveidoties. Jobs pa labi iedot, galo ar bumbu, galo iekšā sodakumā sitiens atvaira Vārtsargs. Vēlreiz galo, vajadzēja viņam negriezt muguru, mēģināt vēl bumbu atgūt un vēl izveidot kādu iespēju. Galo sit pa vārtiem regulāri šajā mačā. Labas iespējas viņam arī atzīmēties. Tagad uz mālu viens pats Dudzīs šeit pret Musā. Jāsagaida partneri viņam. Turpināt vēl bumbu viņš. Un uz sitienu sanāk. Draudīgs sitiens no distances. Tuvāk netiek, bet no distances pāris sitieni ir bijuši. Gara bīstami Vilagori futbolistiem. Jā, liekas pierādījums, liekas piemērs, ka ir jāturpina spēle arī aizsardzībā. Šeit Galo. Blīvs sitiens. Teiksim, nostrādā Vārtsargs. Kereselidze. Arī bija jārēģē ar roku. Netrāpīja pa ķermeni. Tur tā bija Vārtsarga prasme un meistarība. Tagad vēlreiz Rīga ātrais uzbrukums. Šo ātru uzbrukumu skaisti pieaudzis, jo jau sacīja par Dila risku, arī pagurumu. Un bumba vārtu priekšā. Tur gan nav neviena musēja. Un arī augstasinīgi spēlē Dila komanda. Jā, nu šis ir ļoti svarīgas 15 minūtes. No malas šķiet tāda kā treniņa spēle. Te viena uzbrukta otri, bet jūs paši saprotat starpības starp piemēram 3-0 un 2-1. Tā ir kā diena pret nakti. Nevēlamies mēs doties uz Dila Gori, uz Gori pilsētu naktī. Ar nakts rezultātu 2-1 kaut kur tur vēlā vakarā Gruzijā spēlēt ar minimālo pārsvaru. Tur būs pavisam cita atmosfēra, cits mačs. Tāpēc vēlreiz atgādināšu atbildīgi, lūdzu atbildīgi. Tad jau labāk nosargājam 2-0. Bet spēlējam kārtīgi aizsardzībā, nevis kaut kā tā treniņa mača režīmā. Dudzī jau tika līdz sodlākumam, tomēr atkal izspēlēja vairāk uz āru. Tagad atkal sities rikošēts un Zviedris rēģē. Tas jau bija draudīgāk, tas jau bija tuvāk. Krišjāns Zviedris arī jauna Vārtsargu krektu izskatās, ka Rīga komandai. Šeit pauzīte. Droši vien pat var par labu nospēlēt tieši rīdziniekiem pēc dažiem piegājieniem no Vilagori. Par izbraukumu var pateikt, ka stadions mazāk ietilpīgs nekā skonto 5000, bet nāk ap kādiem 2-3 uz Eiropas spēlēm, tāpēc ir liela varbūtība, kur būs mazāk skatītāji, bet tomēr citādāk. Viss citādāka vide, citādāka zālīte, pie kuras būs arī jāpierod. Tālāk tā joprojām Eiropas izbraukumi ir ļoti, ļoti svarīgi, nozīmīgi. Būs arī pats pilsēta. Diezgan maz. Jā, nu, tu Gruzijā nav daudz lielu pilsētu. Tbilisī, Kutaisi, bet ja runājam par Gori pilsētu, tā tu mazliet tā kā, nu, neievējuši, bet tomēr salīdzinot ar Skonto stadionu, tomēr Rīga ir gandrīz miljona pilsēta, tad Gori pilsētiņā 43 000 iedzīvotāji un stadions ar 5000 ietilpību un uz pusi arī tiek aizpildīts šādos brīžos. Tā kā arī, protams, ka futbolu mīl, cilvēki atnāks, varbūt kāds arī no Tbilisī atbrauks, apmēram 100 km no Tbilisī, arī no lidostas, kur plidos Rīga komanda. Līdz Gori pilsētiņai. Tāpat nav arī tāds nežēlīgākais attālums no galvaspilsētas un Eiropas futbols Gori pēc vienas nedēļas nākamajā ceturtdienā vakarpusē. Visas 4 Gruzijas komandas turpina cīņu Eirokosos, lai gan grūti ir. Vakar Ibērija zaudēja Tallinā pret Levādiju 0-1. Jā, tur visas iespējas atbildes mačā atspēlēties. Un vēl jābilst ka šī pār uzvarētājs spēlēs pret Sutjieska un Jeruzalemas Beitar pār uzvarētāju. Un šis mačs paralēli sākās 9:10 vakarā. Pēc Latvijas laika, protams, rīt paralēli, bet tur tikai pirmais puslaiks. Antoni Kontreras gatavs sūtīt laukumā gan Adrians Guļa, gan Kristers Blanks. Viņš vēl pāris norādes sāka, kamēr arī mačs ir gatavs atsākties pēc pauzītes, kad vajadzēja sniegt palīdzību Rīga pussargam. Un tieši šajā brīdī maiņa Jago Sikeira, Rīga otro vārtu guvējs, laukumu pametīs. Viņš var to darīt arī pa Hanzas ielas pusi. Tomēr nē, tomēr arī atļauj tiesas iet uz. Norāda arī tieši viesi, kāpēc ne pa to pusi.
Tomēr pāri visam laukumam dodas Jāgo Sikeira un laukumā dosies Antoni Contreras. Atkal divi kostarikāņi laukumā. Nu, ja kāds atrodas par latviešu daudzumā, šajā mačā pagaidām 3. Toņišovs, Jurkovskis, Zviedris. Abi malēja aizsargi un vārtsargs. Par Daškeviču jau Arkādijs sacīja. Tāpat arī Antonijs Černomordijs. Šobrīd piedzīvo grūtākus brīžus konkurencē. Viņus Birka arī Marko Regša rezervē. Ja runājam par pašmāju spēlētājiem, protams, arī vārtsargi Kristaps Zomers un arī Mārts Kazainis. Un vēl viens jaunais Mārcis Švārds ir pieteikts Eiropas B sarakstā. 23 spēlētāji pieteikumā tieši pirmajai kārtē Rīga vienībā. Tagad pēc auta uzreiz jāiesaistās cīņā. Ankrā ar labo kāju sitiens! Atvēra vārtsargs, uzreiz nenoķer pēc tam. Keres līdz to izdara, uzreiz uz priekšu. Te grūti uz kaut ko pretendēt. Grūzijas komandas spēlētāji. Mums piespēlē ļoti neprecīzi no Abdulrahmana. Varēja vairāk arī spiest Rīga komanda. Un tagad uz pretējo pusi atkal šie pārrājumi jaunus futbols. Bet nav varbūt arī ātrums un spēks tagad Dilagori spēlētājiem. Šāds futbols liecina par to, ka Rīga ir pārliecināta par saviem spēkiem, ka var iesaistīties atklātā futbolā. Savukārt Dilagori jau sacīja. Jāriskē, jāmēģina šodien atspēlēt vieni vārti, un to arī mēģina viesi spēcīgs sitiens un bumba garām vārtiem. Kaut kādā sekundītē jau iedomājos, ka šī bumba var ielidot tālajā vārtu stūrī. Ļoti labi mērķēja pretinieku numurs 20 uz maiņu nākušais Bugridze. Teicams sitiens un netrūka daudz, lai sodītu Rīga par šādu mazlietiņu tādu pagalma futbolu, atbrīvotāku futbolu pēdējās minūtēs. Surums no kārcēla. Atstāja tikmēr vēl viens afrikāņu leģionārs dodas laukumā. Žans Marks Tibue. Kreisajā malā francūzs, bet viņš nav tā, ka spēlēs kaut kur vērā ņemamos klubos. Bulgārijas 2. līgā, Grieķijas arī zemākajās līgās ir bijis. Bet tagad ir Dilagori sastāvā. Ir bijušie Liverpool un Real Madrid spēlētāji komandas pieteikumā, bet nevienu ne otru mēs šajā mačā neredzam. Viens arī nevar spēlēt, jo ir traumēts, cits ir rezervē. Atkal kļūdāmies nevajadzīgā epizodē. Maķins Toņišovs iet glābt, ir pārkāpums. Zelta no kartīti parāda Toņišovam. Nu, arī teikšu tā par, varbūt par to, ka 2-3 reizes tie mazie pārkāpumi vienā un tajā pašā divcīņā. Principā nekas tur tāds, bet arī pārtrauca, protams, Maksims Dila uzbrukumu. Un tagad standarta situācija pretiniekiem. Otrā dzeltenā Rīga rindās. Nāksies aizstāvēties. Atkārtojumā šis brīdis varat paši novērtēt, cik tur vilkals dzeltenu. Un šeit normāli. Un tālāk pietura ar roku. Vēlreiz pietura. Nu, laikam par to, ka tik ilgi pieturēja. Tāpēc arī dzeltenā kartīte. Tā jau bija uzskatāma par nesportisku rīcību. Divi latvieši. Toņišovs, Jurkovskis, abi malī aizsargi saņēmuši dzeltenās kartītes. Bet tagad svarīgais neielaist 86. minūte. Un bīstami Zviedris, un mums ir vārtos rikošetā no savējā 2-1. Standarts atnes vārtu gomu un arī priekus ļoti nelieliem Grūzijas komandas atbalstītājiem šajā mačā. Te, protams, daudz ko izdarīja Basinga, bet bumba vārtos nokļuva no Rīga komandas aizsargi Šķirkuna un Goma. Tagad redzēsim atkārtojumā. Skolto stadionā 2-1. Jau strīdinājis nepatīkamais 2-1. Redzam vēlreiz iespēlu uz tālo stāvu. Sekošieties pats Basinga atvaira Zviedris un pēc tam bumba lido vārtos. Elbašīra, manuprāt. Elbašīrs, lūk, viņam uz kājas bumba uzguļas un bumba tiek iesista savos vārtos. Nu, neizsaucāmies, neizklovējāmies līdz Rīga komandai. Jau tā kļūda, ko Toņišovs uztaisīja pārkāpumu, jau bija absolūti muļķīga, nevajadzīga.
nevainīgā situācija pieļauta, ka pretinieki pat īsti nemaz tā kolektīvi nepresingoja. Tad arī standarts, kurā nenostrādāts. Un rezultāts Lūdzu 2-1. Kā jau teicu, 3-0 un 2-1. Šādi divi varianti Brieda šajā pagalma futbolā, rotaļīgajā. Un nonācām pie sliktākā scenārija. Un šis rezultāts dienas beigās, nevis šīs dienas beigās, bet nākamās ceturtdienas beigās var izrādīties par īsu, lai iekļūtu nākamajā kārtā. Kādam liksies, nu kā tā, ko jūs runājat? Paskatieties, kāds ir meistarības līmenis abām komandām, bet vēlreiz un vēlreiz Grūzijā būs cits futbols. Joprojām 11-11, bet ar citu spāru, ar citu pašsajūtu spēlēs Dila Gori komanda. Vēl ir laiks, lai arī šodien vēl vairāk rezultāts mainītos arī uz neizšķirtu. Karikāris Konto stadions pamatīgs cietoks Rīga komandai Eirokausos 10 uzvaras 16 spēlēs. Šeit tikai Glasgows Celtic un Enskaras Twente. Divas komandas ir pratušas uzvarēt, arī retas komandas ir pratušas pie neizšķirta tikt tieši Konto stadionā. Bet izbraukumā skaidrs, ka ir daudz citādāk. Bet neapstāsimies droši vien. Tagad 3-1. Arī dienas kārtībā šāds rezultāts gribētos redzēt, ka izdevās gūt vārds kompensācijas laikā pirmajām puslaikām, kāpēc lai neizdotos otrajam. Pārkāpums šeit ir un aktīvāk ātrumu jāieslēdz. Albašers Gams ļoti pārdzīvo. Droši vien gan par sevi, gan par šo pārkāpumu. Jā, padiskutē. Iespējams arī sākotnēji vārtu guvējs, vārtu guvējs Basinga, kurš sita šo raidījumu. Izrāda pretestību, izrāda nepatiku un Gomam, un tad Albašers arī dot pretī verbāli, tikko iestis bumbu savos vārtos, bet tagad jāizmet, ir jāspēlē, 88 minūtes nospēlēts, vēl ir laiks. Tālāk piespēlē no Albašira, Kontrerasa virzienā, tagad ir šīs tālās piespēles, lūk, Kostarikāns uzvar mierīgi gaisā pret diviem maziem aizsargiem. To var izmantot, varēja varbūt vairāk izmantot visas spēles garumā. Toņišovs slēdas klāt, Maksims centrē jums. Šeit labākā pozīcija maziem Etu, viņš apsteidz. Turpinās Rīga meklēt šos trešos vārtus, bet jāatceras arī par pretuzbrukumiem, kas var izrādīties potenciāli ļoti bīstami. Tāds all-in futbols aizgājis, Meisa Diobs, sodlakumā jau 4-5 pārteri, iespēle garu vārtiem. Jurkovskis ar krūtīm apšardā uzsetuvījās, turī netrāpa Raivis Andris. Šeit varbūt arī kādu citu risinājumu varēja atrast, viens no aktīvākiem spēlētājiem visas spēles garumā. Šeit gribētos atcerēties, ar kādu rezultātu Dunajska Streda, Adriana Guļas vadītā Slovāku komanda pirmajā spēlē uzvarēja pret Dila Gori pirms pāris gadiem. Tikai 2 gadi pagājuši, īstenībā nav arī tik ļoti daudz. Jā, tieši tāpēc teicu, pirms pāris gadiem un tieši 2-1 ar tādu pašu rezultātu. Arī tāda pati spēle, kurā varēja piebeigt pretinieks ar 2-3 vārtu pārsvaru, vismaz, ja ticam Adriana Guļas vārdiem, pats neredzēja to maču. Un šodien identisks scenārijs pagaidām. Kurā vēl Nikola Krastovičs spēlēja Melnkalnieks, kurš pēc tam pārgāja uz Leči pēc pāris nedēļām. Pēc tam, kad jau Dunajska Streda bija izstājusies pret Dila Gori tieši Eirokausos. Tā daudz pieredzes ir Guļa, vadot Slovākijas komandas, arī Čehijas, Viktorija Pilziņas. Viņš trenējas arī Eirokausos spēlēs, bet līdz līgas fāzē vai grupu turnīram ticis nav. Ar savām vienībām šis speciālists. 19. minūte uzbrukumā Grūzijas komanda. Atgādinu, ka tie, kas Latvijas otrā labākā pret Grūzijas trešo labāko, jau runājam par iepriekšējo sezonu. Un bīstami, tad Dila Gori izspēlē, un te var izlīdzināt rezultātu. Jau atvēzējās no 7 metru attālumu pretinieku futbolists. No otrā pret trešo komandu no vienas puses liekas, ka salīdzinām jēdzieni, bet skaidrs, ka Rīga ir klubs ar lielāko budžetu, šogad arī līderis. Šeit Ovācijas apsargam, kurš atvēzījās un mēģināja trapīt pa bumbu, daļai arī to izdarīja. Tagad pretinieki vēlreiz lien iekšā mūsu soda laukumā. Tiešām all-in futbols jāpiekrīt. Divas bumbas un abas bumbas nospēlē taimā 1 sekundes laikā. Jāturpināt tiestas ar kaut kādu komēdiju. Šobrīd risinās laukumā. Viens no pretiniekiem ilgu laiku bija gulējis Rīgas sodlaukumā, kamēr uz šo sodlaukumu uzbruka kolēģi. Kad divas bumbas nospēlē 1 sekundē. To tiešām es neesmu redzējis, un vēl jau vairāk, ka tieši tas nav. Laba dinamika uz beigām, iespēle uz sodlaukumā, lai gan jā, šī labā dinamika vienmēr par labu Rīga komandai strādā šobrīd. Pretinieku leģionāri arī jāatzīst, kas nāca uz maiņu, sagādājuši problēmas. Tagad kā tev reizi viens no Grūzijas spēlētājiem uz zālē, bet Rīga turpinās noteikti spēlēt. Ļauj tiesas, Orlando Galo, pa kreisi vairāk spēlētāji, Mankendā un Jurkovskis. Raivis Andris saņem bumbu, tagad Jurkovskim jāuzņem ātrums. Lai būtu opcijas, gan pašam iet uz priekšu, gan centrēt. Jurkovskis flangā, piespēlē. Diemžēl tā tiek pārtverta. Un stūra sitienu neriskē. Tagad jau šādi pat nospēlē Dila Gori. Un atceramies no šī paša flanga. Stūra sitiens atnesa trešos vārtus. Jāpamēģina atkārtot.
tur un nebija. Jā, starp citu, var kādi piedot Dilagori. Tagad soliņš arī tikpat niknis par neapturēto spēli, kad prasīja palīdzību viņa spēlētājs. Tā kā tur emociju netrūks. Nu šī epizode 1 sekundes laikā Taivo norientējas ar 2 bumbām. Nospēlē, ticu, ka arī ar 3 spēli. Es gribēju minēt, ka tur nebija šī bumbas izsišanas stūrs, tāpēc, ka kāds Saļimis tieši pretēji visi bija kājās Dilagori futbolistiem. Tagad stūras sitiens. Arī redz ierods. Šoreiz Elbaširs un Goms ar komandas kapteiņa apsveicu, jo Grimaldi ir nomainīts. Atbildīgs standarts. Lūdzu, lai izdodas Elbaširam. Piespilus tuvo stabu pagardēta bumba uz tālos sitiens, bet prom pāri vārtiem Ahmeds Ankrā raida bumbu. 4 minūtes kompensācijas laiks, 2 no tām aizvērtējušas, vēl 2 minūtes ir atlikušas. Rezultāts 2-1 Riga labā. Visus vārtus Riga futbolisti ir iestuši, diemžēl 3 savos vārtos, un rezultāts tikai +1. Noteikti mazuma piegarša, bet par to ir tagad vismazāk jādomā. Ir jānospēlē šīs 2 minūtes maksimāli labi, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Nedrīkst ielaist, jāapmēģina iesist. Ahmeds Ankrā uz priekšu. Tur bumbu. Taivo pietur un beidzot atsmens Vilpa. Vēl iespējams viens no pēdējiem uzbrukumiem. Mēs teicu, Adrians Guļa palūdz doties arī centra aizsargiem. Nē, tomēr nepalūdz, izspēlē atpakaļ. Un tālāk piespēlē, sākās mazliet piesardzīgāks futbols no abu komandu puses. Lai tāpat nav jau tā, ka pavisam iespējams un dodas atpakaļ arī pats Galo, piemēram, vai Ankrā. Ankrā tagad virsū un Ankrā pārkāpt noteikumus pāris nevisai labas epizodes viņam mača galotnē. Var arī pavilcināt laiku. Tagad Dilagori futbolisti pie 1-2. Lai gan īstībā tik labi viņam sanāca šajā dulajā futbolā spēlēt un pārēt uzbrukumos, varbūt pat nedomā par to. Tagad laukuma vidu piespēles. Treras, Taivo varbūt arī maiņas, kuras jāsaka, kā ir nenostrādāja šajā mačā. Neatves to vēlmo enerģiju un rezultātu. Tagad vēl ir iespēja. Pārkāpums. Dīla komanda var šobrīd izlīdzināt rezultātu. Dodas lielā skaitā uz mūsu sodu laukumu. Acīm redzot, arī uzskata, ka šī būs pēdējā epizode. Kaut gan tev ir 30 sekundes. Bet acīm redzot, kamēr izspēlēs, tas laiks būs beidzies. Un Dilagori mēģinās izraut neizšķirt. Un, teiksim, kā ir nepelnīti, bet futbolā skaitās viss, kas ir, kad bumba ir vārtos. Un tagad jau Rīgai ir jāstraucas par uzvaras nosargāšanu. 2-1 un pēdējais standarts šī mačā. Bumba sodlaukuma labs centrējums. Elbaširs paņem gaisu, bet tur vēlreiz būs jāpacīnās. Zviedri pārliecinoši, vai pagūsim. 7 sekundes ir atlikušas. Zviedri nav kam piespēlēt. Tomēr atrod viens variantu un Contreras virzienā. Contreras pret 2. Lauzīsies cauri, mazliet pagrūž. Pārkāpuma nav un bumba pretindiekam. Un ar to arī spēle ir beigusies. 2-1. Šīs pēdējās minūtes 15 radījušas nepatīkamo pēcgaršu un ir skaidrs, ka